Visiem pulkstenis ir 16:00. Redzu, ka mani dzirdat. Sveiciens pazīstamajiem un mazāk pazīstamiem. Sveiciens Aiga, prieks, ka esi pievienojusies. Esmu Liena Millere, Rīgas ekonomikas augstskolas mediju studiju centra programmu vadītāja, un patiešām liels prieks, ka esat pievienojušies arī šī gada lekciju ciklam Vakara skola žurnālistiem. Šogad šo ciklu sāksim ar pēdējo gadu populārāko nodarbību, kas ir tieši par latviešu valodas lietojumu žurnālistikā. Un jau trešo reizi aicinājām Aigu Veckalni dalīties, jo katru gadu ir aizvien jaunas nianses, jaunas aktualitātes, ar kurām dalīties, un arī, protams, atkārtot sen zināmās lietas arī ir vērtīgi. Vēl pirms dodu Aigai vārdu, gribēju aicināt un pastāstīt arī par citām nodarbībām, kuras šogad mēs neesam tik ļoti saspieduši laikā katru nedēļu, bet tās organizēsim reizi mēnesī. Un tagad jau varu aicināt jūs pieteiktos uz 18. februāra lekciju, ko vadīs Marta Cerava, LSM vadītāja par digitālā satura veidošanu un auditoriju meklējumiem tieši šajā gadā. Tā kā, jā, pieteikšanās ir atvērta, skatieties mājaslapā, mēs nosūtīsim arī e-pastā, laipni aicināti. Un tā nu katru mēnesi viena nodarbība uz priekšu līdz pat māja beigām. Labi, bez liekas runāšanas došu vārdu Aigai Veckalnei iepazīstināt ar sevi, ja kāds vēl nezina, un dalīties ar savām zināšanām. Un lai mums vērtīga nodarbība. Lielas paldies! Paldies, Liena! Paldies par iespēju būt šeit trešo reizi un atklāt nodarbību ciklu šogad. Man vienmēr ir liels prieks tikties ar jums, un tā ir sakrits, ka šīs man ir pirmās mācības arī šajā sezonā. Pirmo reizi runāju publikas priekšā pēc pārtraukuma ziemā, un vēlos pateikt jums lielu paldies, jo tieši jums ikdienā visu laiku jāmeklē vārdi, jādomā, kā labskanīgāk, kā pareizāk, kā mūsdienīgāk, vienlaikus to darot ļoti ātri un rēķinoties ar dažādiem citiem faktoriem, kas droši vien bieži vien par valodu liek aizdomāties, varbūt ne primāri, ne pirmajā vietā. Tā kā paldies par to, ko darāt, paldies, ka izglītojat arī citus, jo tieši jūsu rokās ir tas, kā runā arī sabiedrība, ko zina sabiedrība. Un pirms mēs sākam, dažas lietas par mani, bet tiešām pavisam īsi. Esmu valodniece, esmu gan tulkotāja, gan redaktore, gan korektore. Šobrīd tulkoju un rediģēju grāmatas. Daudz strādāju ar tekstiem un to piekļūstamību, proti, lai tie būtu skaidri un saprotami. Man īpaši interesē vienkāršā un vieglā valoda, arī iekļaujošā valoda, tā kā tie arī ir jautājumi, ko noteikti varat uzdot, bet principā viss, kas uz sirds, ko varēšu, labprāt šodien atbildēšu. Un es arī piedāvāju, ka mēs šo nodarbību plānojam tādā jautājumu un atbilžu formā, jo es zinu, ka tematu jau ir daudz, mēs jau te varētu vairākas dienas mācīties, vai ne? Un gan atkārtot, gan kaut ko jaunu. Bet es iesaku fokusēties to, kas jums šobrīd aktuāls, bet darām to čatā pēc iespējas. Zinu, ka vairākiem no jums iespējams gribas kaut ko mutvārdos pateikt. Ja īsts komentārs sakiet, ja garāks, tad labāk čatā, jo mums nav daudz laika, un es zinu, ka droši vien ir daudz tēmu, ko gribētos izrunāt. Ja gadījumā kaut ko nepagūstam, nesatraucieties, es kā allaži nosūtīšu plašu materiālu, kurā varēsiet ieskatīties. Un viss šodien minētais, pat ja to nerādīšu slaidā, būs šajos slaidos. Es centīšos maksimāli arī neturēties pie daudziem slaidiem, bet drīzāk veidot sarunu. Tā kā esiet gatavi jautājumiem, gatavojiet savus piemērus un visu citu, ko gribēsies šodien pateikt. Pirms sākam, dažas lietas labprāt uzzināšu par jums. Dažas atpazīst, ar dažiem esam tikušies, sarunājušies, dažas atceros no citiem gadiem vai zina no mediju balvas, bet uzrakstiet 3 jautājumi būs. Īsas atbildes. Pirmais, kuru mediju pārstāvat? Nav jāmin konkrēti, ja nevēlaties, varat vienkārši pateikt, vai tas ir radio, televīzija, vai tas ir, piemēram, portāls. Tik, cik daudz gribas atklāt. Ja, ierakstiet čatā, kuru mediju pārstāvat. Sveiks, Ivo. Jā. Kurzemnieks, Santa, televīzija, Leta, latviešu.com. Latgaliešu kultūrziņu portāls Latkuga. Jā, ļoti plaši. Gan reģionālie, gan radio.
Brīnišķīgi. Tiešām prieks, ka esat šeit, atradāt laiku pieslēgties. Nākamais jautājums ir tāds virzīts jau nedaudz tuvāk mūsu tēmai šodien. Kas ir tas, kas jums sagādā lielākās grūtības? Varbūt kaut kas, kas ir šobrīd aktuāli, varbūt kaut kas, kas vispār pie kā jāpiedomā, varbūt ir kāds vārds, kas vienmēr jāskatās Tēzaurs LV, jo aizmirstas. Man tas ir vārds harizma. Tiešām joprojām es vienmēr pārbaudu. Ja, kas ir tas, kas sagādā lielākās grūtības? Personu vārdi papildu un papildus. Labskanīgāk virsraksti, jā. Nu, par to arī varētu veselu darbnīcu patiesībā rīkot. Domzīme ar komatu. Jā, nu tā ir tāda sarežģīta. Teksta piemērošanas Maljorka vai Maljorka, ūdens tilpes, ūdens tilpnes. Forši. Ja vēl kaut kas ienāk prātā, rakstiet. Es arī pašķirstīšu. Ja kaut ko neatbildēšu, tad es ielikšu slaidos atbildes, labi? Žurnālisms darbs, platais, šaurais, un jā. Pieaugušo mācības vai apmācības. Forši. Paldies. Es nedaudz pakomentēšu jau tās atbildes, kas ienācās, uz kurām varu tagad ātri atbildēt. Jā, varbūt personvārdu atveidi tāds labs jautājums, redzēju, ka 2 par to bija. Kur tad vislabāk to personvārdu atveidi meklēt? Iespējams jau zināt, ja nezināt, tad varbūt esat aizmirsuši, ja nezināt, kas jauns. Tas ir portāls personvārdu atveidi LV. Es arī uzreiz dalīšos, lai jūs redzat, par ko es runāju. Nu, šobrīd latviešu valodā nav labāka un plašāka pārskata par personvārdiem, tātad uzvārdiem un vārdiem. Valodu te ir daudz, ja jūs redzat iekļautās valodas, tas gan nenozīmē, ka katrai valodai būs visi iespējamie vārdi un uzvārdi. Ja, to, protams, valodās ir daudz vairāk, bet šeit var atrast tādus pamatu. Te var atrast, paskatīties vēsturiski, kā tie ir mainījušies no angļots, daudz kas ir mainījies laika gaitā. Un gadījumā, ja neizdodas atrast to savējo, nu, tad var skatīties, šeit ir visas grāmatas, kas latviešu valodā ir izdotas par to. Ļoti plašs materiāls tas ir, un tur var tad paskatīties, kā citus līdzīgus vārdus atveido, un tad izburt, nu, tāds detektīvu darbs nedaudz. Vai arī var paskatīties, kā tad izrunā, nu, ja tiešām nekur neatrodat, tad atrast, kā šo vārdu izrunā oriģināla valodā. Angļu valodā ir dažādi rīki, tajā pašā Googlē var izvilkt mazu fragmentu no YouTube sarunām vai vēl kaut kā, kur jūs dzirdat izrunu, nu, tad atveidojiet pēc izrunas. Savukārt vietvārdiem ir burtnieks. Iesaku burtnieku iegādāties, iespējams, ka mēdījiem ir kāds īpašs piedāvājums. Burtnieks ir labs ar to, ka tur ir visi vietvārdi, un labā ziņa atšķirībā no, paskatīsimies to Geriju vēl, atšķirībā no personvārdi atveidas, burtniekā var pēc oriģināla meklēt, kas ļoti atvieglo darbu. Jums tikai jāatzīmē, vai jūs meklējat tad latviski vai oriģināla valodā, nu, igauniski arī var. Un man liekas, ir iztērēti šobrīd visi limiti. Es nezinu, vai man strādās, bet Maljorku mēs varam Tēzaurā apskatīties pilnīgi noteikti, un tad Geriju apskatīsimies. Tad vēl viens vietvārdu avots pilnīgi noteikti ir Tēzaurs LV. Te redzat manu nesenāko meklējumu, ja San Marino vai San Marino, jo visādi tiem svešvārdiem var būt. Nu, paskatīsimies, kas šobrīd ir ar Maljorku. Ja, tad Maljorku neatrod. Ja, un mēs redzam, ka ir Maļorka. Un avots mums tātad ir Pasaules zemes un tautas geogrāfijas vārdiens. Nu, it kā sens avots, drošībai tādēļ es paskatīšos citā avotā. Tad Tēzaurs ir laba vieta vietvārdiem, bet, protams, vēl uzticamāks avots mums ir par valodu. Tas ir valodas konsultācijas.lv. Tātad es atvēršu šobrīd 4 saites. Personvārda atveida.lv, burtnieks, kartas kaut kas, bet pēc burtnieka jums atvērsies. Tēzaurs.lv un valodas konsultācijas.lv. Nu, paskatīsimies, kas tad tur notiek ar Maļorku. Nekas netika atrasts. Maļorku arī neatradīs šādā rakstībā, protams. Nu, tas arī man šobrīd neatrod.
Nākamais, tikai tad es sāku meklēt Google. Ja, kad es esmu izgājis visus šos avotus, es sāku meklēt Google un paskatos, kur tad ir uzticami avoti. Scrivener Baltica ir uzticams avots, to valodas padomos tiešām var un vajag ieklausīties. Ja? Tad nākamais aiz Latviešu valodas aģentūras man ir Scrivener LV, vai valodas centra, kā nu kurā reizē. Un paskatāmies, kas tad ir rakstīts. Speciāli izgāju to visu posmu, lai jūs zinātu, ka man tieši tā es arī strādāju. Tad Spānijai piedarošā sala ir Maļorka. Ieviesa Jāņsāta speciālisti jau 2008. gadā. Ja gribas vairāk domāt un runāt par spāņu vietvārdiem un īpašvārdiem, tad, protams, var skatīties to grāmatu, kas par to ir un kāpēc un kādas izmaiņas tur ir, jo tas var būt mūsinoši tieši kāpēc ir eļu vietām, kāpēc vietām ir LJ un tā tālāk. Un citi valodas padomi Scrivenekam, te jūs varat veselu PDF lejupielādēt vai paskatīties kartītes. Ja, tas ir tas veids, kā es arī darbojos un meklēju. Un es apsolīju jums to Geriju paskatīties. Ja, paskatīsimies, kas tad mums ar Geriju notiek. Gerijs. Jā, tā tad reka mums ir Gerijs. Gerijs, jaunākais avots, 6. gads. Ja. Pirms tam bija vēl ir Gerijs. Tad 2 varianti. Tas ir ļoti mūsinoši, kuru tad no tiem variantiem izmantot. Mēs redzam, ka šeit ir arī papildu literatūra ministru kabineta noteikumos šis tad ir uzticamāks. Tātad šie ir pirmie avoti, ko es jums iesaku. Tur bija jautājums arī par ruti un riti. Ja arī svarīgs jautājums, tas mums arī ir valodas konsultācijās.lv. Es tagad atcerēšos, kur es to ieliku un padalīšos ar jums. Principā mēs varam vērt valodas konsultācijas un ievadīt rute. Jā, es uzreiz padalīšos ar ekrānu, lai jums vēlreiz tās konsultācijas rādās. Tad kā latviešu valodā atveidojumi, ja? Tad mums ir Marks Rute. Lai gan vietām parādās arī tā rite, tur bija šaubas sākumā. Kā nevajag vai kā vajag, tas pamatojas uz Dena Dīmiņa tātad pētījumiem par nīderlandiešu īpašvārdu atveidu latviešu valodā. 22. gads un tad moderns avots. Tā kā resursu patiesībā latviešu valodā ir daudz, jautājums, kur tos piefiksēt, kā tos atcerēties un kā tos izmantot. Tā, paskatīšos vēl, klausītāju citēšana ētrā, tajās ļoti daudz ir kļūdu, un tad ir dilēma, cik daudz no tiešā ētrā lasīt labot. Ziniet, man šķiet, ka autentiskuma jautājums ir tāds, nav vienkārši atbildams jautājums. Protams, ka mums ir jāsaglabā autentiskums, bet pāri autentiskumam noteikti ir skaidrība. Ja, un mērķis, kādēļ mēs gribam, piemēram, parādīt šīs kļūdas, cik tas autentiskums rādot kļūdas dod mūsu sižetam vai stāstam. Iespējams, lai parādītu cilvēku personību, tas mums ir vajadzīgs, un mēs nelabojam. Bet kaut kur citur iespējams mums ir svarīga tā ziņa, un nav svarīgi rādīt cilvēku personību, mēs izlabojam tās kļūdas. Jo patiesībā jau tajā brīdī, kad šīs kļūdas parādās, piemēram, ekrānā, skatītājs, lasītājs, klausītājs jau nav drošs, vai kļūdījās runātājs, vai kļūdījās tomēr tas, kurš šo citātu pārakstīja, izrunāja. Tādēļ es, protams, iesaku labot tādu būtiskāko. Un ja vienīgi tas tiešām nav tā, ka jums to vajag, lai kaut kādu tēlu parādītu. Līdzīgi ir ar citēšanu intervijās, žurnālos un citur. Līdz kaut kādai robežai mēs rādām varoņu valodu, varoņu stilu, bet, ja tur, piemēram, varonis jauc kā un kad vai konsekventi kļūdās vēl kaut kur, tad mēs, protams, to labosim, jo tas varbūt nav tik būtiski. Ja vien mēs atkal negribam kaut kādā veidā rādīt, ka šis cilvēks, piemēram, nezina šo atšķirību. Tiešās runas atveidi ir izsauksmes vārdi un citi iespraudumi drukātā tekstā. Primāri liekam, protams, komatos, ja mums ir izsauksmes vārdi, vairāk paskatīšos, ielikšu prezentācijā. Tā, ietvars aspekts, ja varam, tad bez ietvariem, jomām, kas vēl mums bija laikposmi, tad bieži vien mēs stāstam, ekonomikas jomā ir tas un tās pietiks ar ekonomikā,
vai projekta ietvaros projektā, vai laikposmā no jūnija līdz augustam pietiks vienkārši no jūnija līdz augustam. Ja ir tādi vārdi, kas mums nav nepieciešami. Bet atkal, ja jūs bez tiem ietvariem nevarēsiet iztikt, piemēram, teikums vairs nebūs skaidrs, jūs izņemsiet ietvars, tad, protams, atstājam tos ietvarus, varbūt vai varam aizstāt ar kādu citu vārdu. Ietvari, tāpat kā daži citi, un tā dēvētie universālie vārdi, bieži vien vienkārši ir mūsu slinkums vai laika trūkums. Mums nav laika sameklēt vietām kaut ko citu, tad nāk tie ietvari. Komati garos teikumos, kārtojot runāto tekstu. Jā, nav tāda viena risinājuma komatiem garos teikumos, bet kas var palīdzēt? Pirmām kārtām, protams, vispār zināt šo to par komatiem latviešu valodā. Man vienmēr par rokai ir Ainas Blinkenes latviešu interpunkcija. Grāmata, kurā regulāri ieskatos, varbūt nevar tā redzēt, man ekrāns sapludināts. Aina Blinkena latviešu interpunkcija skaidri, saprotami, pārskatām. Var dabūt e-grāmatas formātā un meklēt, kas daudz labāk nekā papīra grāmatā. Mākslīgam intelektam var jautāt, bet tur, protams, kritiski jāskatās, bieži vien komati tiek labot pēc angļu valodas principa. Ir tāds portāls Saliec komatus LV, arī mākslīgais intelekts pamatā, bet tur īsie teikumi labi ies, garajiem teikumiem tur var būt problēma. Un tildes pareizrakstības pārbaudītājs. Man tas ir iestatīts vienmēr. Kopēju arī tekstus, kuri nav Wordā, piemēram, no Google Doc. Google Docā nevar latviešu valodu labot, tur nav automātiskās labošanas. Kopēju Wordā, iestatu latviešu valodu, bet ir jābūt nopirktam, tas tā tildes biroja spēlčakaram, ja pareizrakstības labotājiem. Komatu kļūdas, drukas kļūdas, gramatikas kļūdas, arī stila kļūdas, vārdus, kas atkārtojas. Jums piedāvās labot. Ja, tas nav mākslīgais intelekts, tas vairāk darbojas tādu valodas likuma principa. Bet garos teikumos var būt problēma, jūs jau zināt kāda. Tie, kur izmanto tildi, ka tur sanāk 2 likumi pretrunā. Ja tildi saka jāliek komats, jūs ieliekat komatu, tad tildi saka nav jāliek komatu. Tad tomēr tur vajag atkal to padomāt. Kas vēl palīdz? Uzzīmēt schēmu. Nezinu, vai kāds no jums zīmē teikumu schēmas, varbūt var plusiņu ielikt čatā. Kurš no jums zīmē teikumu schēmas? Un tādu veidu parādīt kādam citam. Jā, zīmēt brīnišķīgi. Vai arī mēģināt kaut kā šo teikumu varbūt sadalīt 2. Tas ir vēl viens risinājums. Gari teikumi nav viegli lasīt, tos nav viegli lasīt, tos nav viegli klausīties. Viens no maniem ieteikumiem parasti ir daliet 2. Atkal, ja tas ir citāts, jāskatās, cik daudz tur var mainīt vai nevar. Bet jūs neko nemaināt citātā, vienkārši ieliekat punktu, tad kāpēc ne? Tā, pieaugušo mācības vai apmācības. Vispār vajadzētu teikt mācības. Tas parādījās krievu valodas ietekmē, taču viss nav arī tik nepārprotami. Apmācības arī drīkst teikt, ja runa par ļoti praktiskām lietām, kur kaut ko mācās darīt. Suņu apmācības vai, piemēram, metinātāju apmācības. Bet kopumā tomēr mācības ir primāri. Ja? Un tad skatieties, ja jums tomēr vajag to nozares nianses tām apmācībām. Platais, šaurais, un Iesaku vienkārši lasīt par to literatūru un mēģināt iegaumēt. Daži vārdi vienkārši ir jāiegaumē, tur citu variantu nav. Vienmēr apbrīnoju ārvalstniekus, kuriem ar to arī jāsaskaras. Ūdens tilpe vai ūdens tilpne, arī atšķirīgas nozīmju nianses. Tur ir ūdens tilpe, ir tāda, paskatīsimies arī uzreiz tezaurā. Lai es jums te neizdomāju neko un nav pēc tam jāsaka. Tēzaurs ir ļoti vērtīgs rīks, es arī nedaudz pakomentēšu tuliņ tēzauru, ūdens tilpe. Uzreiz skatīšos tilpu kā atšķirīgo vārdu. Tad dabiski izveidojas vai mākslīgi izveidojas ar ūdeni pildīts ar reliefa pazeminājums. Jūra, ezers, upe, kanāls. Tad ūdeņi, plašāki ūdeņi. Un ūdens tilpnes šeit ir kā rakstības variants.
Tas var nedaudz mūsināt, jo tur tomēr ir nozīmes nianses, kas nāk ūdens tilpnei klāt. Tur nāk tā, ka tas ir tā parasti ir mākslīga. Ļoti tā robeža ir smalka, bieži vien var sajaukt, bet es parasti to iedomājos, kā tilpne ir kaut kas, kur es varu ieliet ūdeni, piemēram. Nezinu, man ir, piemēram, teikanne, man ir glāze, tās ir tilpnes. Un, ja es domāju par kaut kādiem plašākiem ūdeņiem, ja dabiskiem, tad tā ir ūdens tilpe. Piemēram, Daugava ir ūdens tilpe. Tas ir tas, kā es sev meklēju, mēģinu saskatīt tās nianses. Tēzaurs. Paraudzīsimies uz tēzauru. Es pieļauju, ka jūs tēzauru izmantojat. Gribu tikt atpakaļ čatā. Gribu paskatīties, cik bija plusiņi jums. Jā, kāds zīmē. Un tad, kas notiek tēzaurā? Pirmām kārtām šobrīd to var papildināt, kas, manuprāt, ir brīnišķīga iespēja. Tēzaurs ir elektroniskā vārnīca, plašākā latviešu valodas elektroniskā vārnīca. Vārdu apkopojums, pat varētu tā teikt, jo ne visi vārdi, kas ir tēzaurā, ir oficiāli apstiprināti, vai tur var atrast ne tikai literāros vārdus. Ja jūs gribēsiet atrast kādu lamu vārdu, kas no krievu valodas ir pārveidots, sākas ar B, jūs to arī atradīsiet tēzaurā, tam būs marķējums klāt. Tad te nav tikai literārie vārdi, te nav tikai vārdi, kas ir kādu valodnieku ielikti vārnīcās. Te arī, principā, nonāk visi vārdi, ko tēzauru darbinieki pamana vai kaut kāds iesūta. Šobrīd jau redzat, ir gandrīz 500 000 šķirkļu, kas ir tiešām ļoti daudz un ļoti plaši. Un tēzaurā mēs varam atrast salīdzinoši daudz, ne visu, protams, bet daudz mēs tēzaurā varam atrast. Kāpēc tēzaurs ir noderīgs? Pirmām kārtām jums ir vārdu rakstība. Es skatīšos finanses, to es bieži vien rādu. Jums ir vārda rakstība, tad locīšana. Ja? Un jūs varat paskatīties, kā ir ģenitīvā daudzskaitlī ir finanšu, nevis finansu. Ja? Pierakstīts neliterārs. Arvien vairāk piezīmju parādās, par ko man ir liels prieks, jo citādi kā tad saprast, vai finanses, vai finanšu, vai finansu. Finanses novecojas. Un tad, ko mēs vēl redzam, reku izcelsme parādījusies arī piemēri, stabili vārdu savienojumi, tulkojums, tad tēzaurā arī ir pamazām, un valodas korpusa piemēri. Korpusu nedaudz pakomentēšu, pagaidām atvēršu. Un jebkuru vārdu jūs varat atrast, piemēram, zinām vai zinām. Ja? Tad zināt, skatāmies locīšanu, zinām, ja? Nevis zinām. Un tad visu var pārbaudīt un uzzināt noderīgu informāciju. Bieži vien palīdz arī uzlabot stilu, piemēram, lai nevajadzētu kaut kādu metaforu, salīdzinājumu teikt, burtiski tulkot no angļu valodas. Mēs varam paskatīties arī šeit, piemēram, acis. Varam paskatīties acis, tātad mums piedāvā, un ja mēs aiziesim uz stabiliem vārdu savienojumiem, kas ir šeit, mēs redzēsim visus tādus frazeoloģismus, idiomas vai citus vārdus, kas ir tādā pārnestā nozīmē. Un tad mēs varam uzrakstīt latviski, nevis tulkojot no angļu valodas burtiski, kā es ļoti bieži vien redzu, kā metaforas tiek tulkotas. Tā kā tēzaurs ir labi ar to, ko nozīmē pameklēt plašāk, tas ir kaut kas jauns. Kāpēc vēl tēzaurs LV ir ļoti vērtīgs? Jo tēzaurs apkopo vairākas vārnīcas, ne tikai vienu tēzauru. Ja, tad mums vēl šeit ir mūsdienu latviešu valodas vārnīca, latviešu valodas literārā vārnīca, Mīlenbach-Enzelīna vārnīca, un tad nevēršu ir latviešu valodas vēsturiskā vārnīca, tur nekas daudz pagaidām nav, un latgaliešu valodas tēzaurs. Mūsdienu latviešu valodas vārnīca ir autoritīvs avots. Tur ir valodnieku apstiprināti vārdi, tur ir tātad komentāri par literārumu un tā tālāk. Šī vārnīca, latviešu literārās valodas vārnīca, ir senais izdevums, iespējams jums plauktā vēl ir redakcijās vai mājās, kas tika izdots līdz 96. gadam, tā netiek papildināta, tā vienkārši ir digitalizēta. Mīlenbachs-Enzelīns dažreiz nodara kaut kādus vārdus, gudrojot, vārdu skaidrojumus meklējot,
kur atkal šobrīd tā ir digitalizēta, pieejama. Tas ir fantastiski, kādreiz bija jāiet uz bibliotēku, lai pie tās tiktu. Un latgaliešu, varbūt te nav daudz, pagaidām tikai 773, bet arī tiek nepārtraukti papildināta. Un katram vārdam, jūs meklējat kādu vārdu, jūs redzat visur, kur tas ir visās pārējās vārnīcās. Jā, arī, piemēram, Mīlenbachā Enzlīnā ir ozols pierakstīts. Un šeit ir avoti. Ja ir šaubas par vārdu, tad leģimitāte, es izmantošu tādu modes vārdu, tad var paskatīties, no kurienes šis vārds nāk. Un pēdējais šajā saistībā ar tēzauru ir korpus. Viena no tādām mūsdienu tehnoloģijām, kas noteikti var noderēt arī jūsu darbā, ir latviešu valodas korpus. Un korpusā ir labi meklēt, kā citi to ir izmantojuši, vai tas vispār ir izmantots. Un, ziniet, dažkārt vai tāds vārds vispār latviešu valodā ir, vai to vispār kāds izmanto. Jo bieži vien, ja to neizmanto, var to sapratīs. Un tad jūs varat paskatīties korpusā. Korpus ir pieejams mājaslapā korpus.lv. Ļoti vienkārši. Nevajag tur iedziļināties visos daudzajos korpusos, ja vien jūs neinteresē Raiņa darba korpus vai Saeimas stenogrāfija korpus, bet var noderēt. Uzreiz ņemam pirmo līdzsvaroto latviešu valodas tekstu korpusu un meklēt korpusā. Nonākam logā, kur jāievada vārds, pieņemsim finanses. Un tas, ko mums piedāvā, ir kā tad ir izmantots. Te mēs redzam, ka daudz ir izmantots bez S, jā, tātad kļūdaini. Finansu sektorā. Vienmēr varam paskatīties avotu, no kurienes tas ir. Jā, tad šeit ir informācija vairāk, un avots mums ir šeit, ja, i-burtiņš, ja jums vajag atsauci, no kurienes tas ir. Ērts Rīgas žurnālista darbā pilnīgi noteikti. Vēl pirms es atgriežos pie jūsu komentāriem, paskatīšos vēl parādīšu dažas lietas, ko es jums iesaku izdarīt, jo mums nav daudz laika šodien visu kaut ko izrunāt. Ja jūs esat Instagramā vai Facebookā, LinkedInā, kur jūs darboties aktīvāk, es iesaku piesakot manam sociālo mēdīju kontam pieturzīmes. Pieturzīmes visos var atrast pēc pieturzīmēm, šeit ir Instagram saite jums. Un tas, ko es lieku, ir dažādi valodas padomi. Reku tikko bija, kad lieto kā un kad, jālasa žurnāls vai žurnālu, tad vajadzības izteiksme, dažādi pirms un pēc, aktuāli vārdi Ziemassvētkos, kas vēl ir bijis līdzīgi vārdi, dažādas nozīmes, te es skaidroju, piemēram, ūdens tilpi un ūdens tilpni, jā. Vai var teikt atzīmēt svētkus, kad pirms nevis liek komatu, kā pareizi raksta pieņemšanas nodošanas akts, vai jāliek komatu aiz lūdzu zvanat, ja vai tas vispār ir pareizi. Tad šādiem valodas padomiem pilnīgi bez maksas var ikdienā piekļūt, pierakstoties sociālajos mēdījos, piesakojot man. Otra lieta, ko arī uzreiz varat izdarīt tagad, ir manā mājaslapā atrast dažādus bezmaksas noderīgos materiālus. Tie ar vien tiek papildināti. Ielieku saiti. Tas, kas visvairāk varētu būt jums aktuāls, manuprāt, tāds pārskatāms materiāls par noderīgajiem avotiem latviešu valodā. Tur būs minētās vārnīcas, korpusi, valodas konsultācijas, personvārdu atveidi un tā tālāk, lai ātri varētu saprast, kur jums meklēt. Tāda karte. Bet te arī par vienkāršo valodu, grāmatas par rakstniecību un stāstniecību, manuprāt, arī vērtīgs apkopojums. Par iekļaujošo valodu, par to, kā runāt, kāda termina izmantojama sociālajos mēdījos, par liekvārdību un viss kaut kas cits. Tagad to materiāls, kas diezgan drīz būs publicēts, par lieliem burtiem, lielo sākumu burtu rakstību. Tā kā tas arī varbūt jums noderēs. Zinu, ka bija interese par to. Un vēl, lai to nepalaistu garām, varat pierakstīties manā jaunumlapai. Tā būs slaidos, varēsiet to izdarīt, ja būs interese. Kā tādi būtiskākie noderīgie rīki, padomi, kur meklēt bez maksas. Ja viss minētais ir bez maksas, ko es nosaucu, ja gadījumā ir vēlme ieguldīt nedaudz naudas līdzekļu, tad man ir arī tāds valodas klubs, kur 24 eiro mēnesī un pieejami vairāk webināri arhīvs, sarunas ar dažādiem autoriem, tad saturs, kas nepārtraukti top. Čats, kur uzdot jautājumu, uzreiz saņemt atbildi. Tā kā, ja arī interesi, to arī ielikšu slaidos.
Bet jūs varat arī vienmēr saņemt atbildi no Latviešu valodas aģentūras darbiniekiem, konsultantiem, parasti arī diezgan ātri zvanot, rakstot ēpastu. Zinu, ka ļoti atsaucīgi kolēģi tur strādā. Tā, vēl paskatīšos locīti nosaukumu, kas ir lokāmi. Izrunājām ietvaros, tātad pilsētas svētku ietvaros vienkārši pilsētas svētkos. Pērciet Rīgas miesnieks cīsiņus, Latvijas maiznieks gardmaize. Ar maigumus jūs dienu iesāks saldi. Manuprāt, tas ir tāds pārpratums, kas ir radies, ka nosaukumus nedrīkst locīt. Un man bail, ka dažkārt tas arī var aiziet vēl kaut kur tā trakāk, ka mēs pārstāsim locīt arī personu vārdus, kas bieži vien notiek, starp citu nepareizi atzīmējot sociālajos medijos kādu cilvēku, ja tur sanāk, ka viss ir nominatīvā. Parunāju ar Jāni, tur būs ar Jānis un tā tālāk. Lokām latviešu vārdus, latviešu nosaukumus drīkst locīt neoficiālā, neformālā kontekstā. Piemēram, ja jūs stāstāt ziņās par kaut ko, jums nav tik daudz laika, lai pielikt klāt uzņēmumā Rīgas miesnieks. Sakat Rīgas miesniekā, ja no konteksta ir skaidrs, ka runa par uzņēmumu. Taču, ja tas ir formālāks teksts, raksts vai kaut kas, kur tiešām vajadzētu nedaudz vairāk atbilst tiem gramatikas principiem, tad jāieliek pa vidu tas, kas tas ir. Uzņēmumā Rīgas miesnieks, Zefīrā maigums, žurnālā tādā un tādā. Tad lokām to vārdu, kas ir aprakstošais konkrētajam nosaukumam. Angļu valodas vārdus nosaukumus nelokām, bet varam locīt to latviskojumus, piemēram, Facebooks, Instagrams, LinkedIns, YouTube. Šos vārdus var rakstīt latviešu valodā ar mazo burtu un locīt. Atradu to Facebookā, bet tas, protams, būs sarunu valodā. Bet kontekstā dažkārt tieši to mums vajag, to dzīvo sarunu valodu, nevis, ka mums tur sociālo tīklu platformā tādā un tādā, vieglāk pateikt Facebookā. Nominācija, ar ko to aizstāt. Paldies par jautājumu. Man ir jautājums, vai to vajag aizstāt, vai no konteksta būs skaidrs, par ko ir runa. Ja, varbūt jāatstāja, kur tas tiešām atbilst nominācijai. Varbūt ir kāda laba doma, kā to aizstāt. Jā, varam padomāt par to, rakstiet piedāvājumus. Nākošais vai nākamais? Nākošais nāk fiziski, nākamais ir kaut kas abstrakts. Nākamā diena, bet man pretim nākošais cilvēks. Pārsvarā būs nākamais ikdienā. Mēs reti precizējam, ka mums kāds nāk pretim. Vārdi pieeja, atrodas, iepakojums, vai tie ir rusicismi? Iespējams, jā, iepakojums izklausās, nahoģits atrodas pilnīgi noteikti, pieeja, jāpaskatās, bet tas, ka tas ir rusicisms vai anglicisms, nenozīmē, ka to nevajadzētu izmantot. Pieejas vietā es izmantoju piekļuve, te man gan jāsaka, ka es to izmantoju, iepakojumu es izmantoju, kā mēs citādi nosauksim kaut ko, kas šobrīd tik pazīstams. Atrodas vietā cenšos to aizstāt ar ir. Gan tāpēc, ka tas ir rusicisms, gan tāpēc, ka ir īsāk pateikt ir, nevis atrodas. Ja, tāpat kā pastāv. Bieži vien arī mēs izmantojam pastāv, eksistē, lai gan tur varētu teikt vienkārši ir. Rusicismi, anglicismi, ģermānismi nav slikti paši par sevi. Mums ikdienā ir vārds brilles, aizgums. Mums ikdienā ir vārds skurstenis, aizgums no zviedru valodas. Skola arī esot Latvijā no zviedru valodas, lai gan izklausās slāvu valodā ir līdzīgi. Bikses vācu valoda vārdiņš un gal galā arī vācu valoda. Ja, cik daudz no lībiešu valodas esam aizguvuši. Tas, ka ir aizgūms, svešvārds, tas nav slikti. Slikti ir tad, kad mēs ar to aizstājam esošu, labu, labskanīgu latviešu valodas vārdu. Un to mūsdienās izdara angļu valoda, kad mums pēkšņi ir notifikācijas, nevis paziņojumi, ka mums pēkšņi visur ir autentifikācijas, validācijas, rezumējumi, wordingi, kas tik nav. Ja mēs varam izmantot latviešu valodas vārdu, izmantojam latviešu valodas vārdu. Kur tos meklēt? Savā atmiņā, savā prātā tas ir pirmais, vai ne, skatīties citu cilvēku darbos, nepārtraukt lasīt latviešu valodā, meklēt arī skatīties, kas tēzaurā ir,
meklēt skaidrojumus. Gal galā tulkojošās vārnīcas ir plaši pieejamas elektroniskās no angļu latviešu valodā. Kādēļ to darīt? Kādēļ es iesaku jums to darīt īpaši, piemeklēt atrastos latviešu vārdus, jo vairāk anglicismu mēs izmantosim, jo mazāk mēs izmantosim latviešu valodas vārdu, un es te domāju par tiem jaunajiem modes vārdiem. Jo vairāk cilvēki pieradīs pie tādiem universāliem vārdiem, ka viss ir tur notifikācija vai ne, vai viss ir kaut kas, vai viss ir bizness. Jā, lai gan ir tik daudz dažādu vārdu, ko to aizstāt. Tā ir mūsu loma, mūsu atbildība izglītot un to latviešu valodu tā kā nepārtraukt uzturēt, jo citādi tad varam uzreiz rakstīt angļu valodā. Izmantojam latviešu valodas resursus, taču tas nenozīmē, mums nav jākrīt otrajā grāvī, un iespējams sapratīsiet, par ko es runāju tagad stāstot, kas ir otrais grāvis. Kad mēs vispār vairs neizmantojam nevienu svešvārdu. Latviešu valodā ir pieejama tāda interesanta jaunvārdu vārnīca. Iespējams, jūs jau zināt par tādu vārnīcu. Iespējams, esat redzējuši, ka skrivnieks dalās ar šiem jaunvārdiem, saucot tos, ka, piemēram, tagad vairs neteiksim kalendārs, tagad tur teiksim, es diemžēl aizmirsu, kā jāsaka kalendārs vietā, jo tas bija ļoti komisks, varbūt jūs atceraties. Un tie vārdi, tie nāk no latviešu valodas attīstības kopas, kuri ir izveidojuši šo jaunvārdu vārnīcu. Šausmas, kāda reklāma. Un tajā jaunvārdu vārnīcā, tiešām ir vārdi, es uzskatu, bez kuriem mēs varam īsti. Kalendārs mums nav jāaizstāj ar kādu citu vārdu. Paņemsim, piemēram, kas ir burta k. Kentoru valoda, labi. Klaids smilts, klausām grāmatu. Labi, šeit vēl nekas mani nebiedē. Man gribētās atrast kādu, kas tiešām, kur mēs esam aizstāvuši. Labslavīgs, jā, ar nevainojumu labu reputāciju. Lāzers trūklis, lidlūks. Spiegošanā izmantojams lidaprāts, ko vada no attāluma. Ir kā labi domāt, šādi mēs varētu aizstāt surveillance drone, vai ne? Bet kas notiek, ja mēs uzrakstīsim vārdu lidlūks, piemēram, rakstā, nepaskaidrot, kas tas ir? Cilvēki nesapratīs, par ko ir runa. Ir kā laba doma, vai ne? Tur mums ir tā kā izlūks, lido, mēs esam tādu izveidojuši foršu vārdu savienojuši, bet mums vienmēr jādomā par to, vai mūs sapratīs. Izmantot jaunos vārdus vai izveidot jaunos vārdus tikai pašmērķim, tad mēs varam riskēt to svarīgāko mērķi nepanākt, kas mums ir kā žurnālistiem un rakstītājiem. Redzat, tie lielīši, kapiteļi, ložmetēji, žurnālistika, ļaudisks un tā tālāk. Un šī pati latviešu valodas attīstības kopa, kas dara lielisku darbu, diskutē, domā par valodu, ir veido arī šo gada nevārdu. Es redzēju, ka jums jau tur diskusijā bija par šīm austiņām. Reku dienrādes, jā, paldies, Madara mīļš. Zinu, ka jums tur arī parādījās, kas vainas austiņām. Tāda tieši man bija doma, kad es izlasīju gada nevārdu rakstā, ka tur bija rakstīts šādi. Par uzvarētāju tika apstiprināts vārds klausiņas, līdz šim par iaušiem, iesauktās ierīces apzīmēšanai. Es neesmu sacījusi nekad ne iauši, nevis ticamāk neteikšu klausiņas, varbūt kaut kur kā joka, vai ne? Es visticamāk turpināšu teikt austiņas tā iemesla dēļ, ka tas ir tomēr tāds saprotamāks vārds. Bet te es redzu, kāpēc varbūt tas tiek aizstāts, jo austiņas tiešā nozīmē, tā kā nav austiņas kā ausis, jā, un latviešu valoda varbūt grib izvairīties valodā no tā, ka mēs pārņemam tāds pārnestas nozīmes vārdiem pieliekam klāt. Bet atkal tas viss ir par skaidrību, par saprotamību, tas ir primārais, nevis tā kā pēkšņi mums jādomā tikai vārdu domāšanas pēc. Tāpat arī nevajag horizontāls un vertikāls vietā teikt līmenisks, un kas bija tas otrs, pēkšņi arī pati aizmirsu. Sākām horizontāli un vertikāli, jo es to visticamāk sapratīs labāk, nekā jau tur būs līmenisks un statinisks bija tas otrs. Es tad neatceros, jums man jāatgādina. Jā, Ivona māja ar galvu. Jā, tieši tā. Tā kā ir robeža, kad svešvārds aizgūms nav ierderīgs, tad, kad mēs ar to aizstājam saprotamu labu, labskanīgu latviešu valodas vārdu, un ir situācijas, kad mums šo aizgūmu vajag, ka mums šo svešvārdu vajag, ja mums, piemēram, nav cita vārda tam latviešu valodā, vai tas ir ļoti garš. Drons. Jā, es saprotu, ka vārds drons ir tieši aizgūts no angļu valodas, mēs tikai pielikām galotni es, bet tā ir viena no latviešu valodas vārdarināšanas veidiem, tas nav nekas slikts. Bezpilota lidaparāts, kas ir oficiālais termins, arī ir labs termins. Bet tagad iedomājamies, ka mums vienā teikumā jāpasaka 3 reizes drons, un mēs katreiz ir bezpilota lidaparāts tas un tas.
Un ja mums būs jāpiemina vārds pilots vēl šajā pašā teikumā, un tad mums būs bezpilota lidaparāta pilots, un atkal mēs saprotam, kurā brīdī tad varbūt mums nevajag gluži pieturēties vienmēr pie tā burta, bet galvenais ir saprotamība un konteksts, veselais saprāts pāri visam. Man jums ir vēl viens jautājums, pirms ķersimies pie iesūtītajiem jautājumiem, un šis ir jautājums par to, uztaisam tādu zelta apli, par to, kādi jums ir pašiem formulas veidi, kā jūs kaut ko atceraties, asociācijas. Piemēram, zinu, ka ir cilvēki, kuri izdomā, kad ir papildu pēc kaut kāda varbūt pantiņa vai piemēra. Vai tur mēģina kaut kādas asociācijas veidot, vai varbūt ir kāds joks, kuru jūs izmantojat, varbūt ir kāds cits ieteikums, ko jums gribas iedot citiem, ko jūs ikdienā izmantojat. Vai kāds noderīgs sociālo mēdīju profils, kāda saite. Uztaisam tādu zelta apli ar ieteikumiem. Tas var būt viss, kas ir saistīts ar valodu, ko jūs paši sev atceraties, ko jūs varat citiem ieteikt. Māra, paldies, humos atceros kā kumos. Šis ļoti labs, es varētu to aizgūt. Īties, ināties, jā, šis mums laikam skolas pantiņš. Lūst, nirst, super. Jā, šis ir ļoti labs, lai zinātu, kad rakstīt es, salīdzinājumā ar nirst. Jā, kaut vienmēr grib kauties. Divdabjiem ar dāmas dara zadata. Jā, kad rakstīt zē. Pretī nākošais varietis būs mans nākamais vīrs. Jā, šo es esmu arī dzirdējusi. Kas vēl? Kas ir jūsu ieteikumi? Ko jūs atceraties? Kur jūs skatāties? Kas ir jūsu tāda grāmata, kas vienmēr stāv blakus? Formula. Ko darāt ar papildu un papildus? Vai ir kāds veids, kā atceraties? Jā, papildus darīt papildu darbu. Anita, paldies, šis ir ļoti labs. Papildu pirms lietvārdu, papildus darbība. Jā, tad kāds un kā. Ziemā augsti augšā. Tēzars. Nākamā pietura, jā, tas arī iesēžas īpaši to labā tādā balsī vai ne, ierakstīts ir. Kas vēl? Padalieties. Kur ieskatāties? Jā, futrāls kā putrāls. Ruta Kolaža, tā vai šitā, ļoti laba grāmata. Tiešām ļoti iesaku. Labākās latviešu valodas grāmatas, manuprāt, ir tās mazākās. Jā, Rutas Kolaža grāmatiņa ir maza, plāna, bet viegli atrast. Populārākais tur ir apkopots, saprotami. Ja jums vēl nav, iesaku. Zvaigzni to visu laiku arī piedrukā. Vēl kāds? Par futrāli man jāatcer kā putrālis. Jo tas man arī jāpadomā katreiz. Es to harismu vienmēr meklēju. Katreiz, kad es kaut kur rakstu vai redzu, vakar bija skrivenekam rakstīts, ka harizmātisks vadītājs. Es domāju, ar zē? Nē, nebija taču ar zē. Vai bija ar zē? Tas ir tēzaurā, protams, skatīties atkal, lai pārliecinātos, kā rakstīt vārdu harisma. Un harizma tiešām raksta ar S, nevis zē. Jā, padalieties, ja vēl kāds ieteikums nāk prātā. Šī tāda laba lieta, ko pārņemt no citiem. Es vēl paskatīšos, kas mums notiek pie jautājumiem, ko jūs rakstījāt. Domazīme kopā ar komatu Lindai bija jautājums. Linda, paldies, būs slaidos. Labi, es tad nemēģināšu skaidrot. Būs slaidos ar piemēriem. Bet Blinkenai viņas latviešu interpunkcijā arī ir. Ko es iesaku, ja mēs nonākam pie tādas konstrukcijas žurnālista tekstos, varbūt labāk pārfrāzēt, varbūt mēs varam kaut kur pielikt punktu un uzrakstīt vienkāršāk. Jo, ja mums ir šāda konstrukcija, tas nozīmē, ka teikums jau ir diezgan garš. Vai teikumu sapratīs, vai tam spēs izsakot līdzi. Teksta piemērošana sociāliem tīkliem, tā varētu būt arī atsevišķa darbnīca. Sociāliem tīkliem galvenais, lai mēs tās formulas, protams, izmantot, piesaistīt uzmanību, pārsteigt, paprovocēt, uzdot jautājumu, varbūt sākumā, un dot to stāstu, ja mēģināt visu par stāstu pārvērst. To mēs izrunājām. Izaicinājums, modes vārds, absolūti. Tagad viss ir izaicinājums. Klasisks, universāls vārds. Ja jūs klausāties latviešu valodas stundu, Latvijas rādio reizi mēnesī ar Diti Liepu un Andreju Veisbergu, es ceru, ka jūs klausāties. Ja nē, raidījums Kā labāk dzīvot, reizi mēnesī ir latviešu valodas stunda. Tad ir Dita daudz runā par izaicinājumu. Varam aizstāt ar grūtības, uzdevums, sarežģījums. Kas tik tur nevar būt?
Mm. Lēkt, lēkt, aizlekt, aizlēkt. Jā, arī tēzaurs noderēs. Sadala garus teikumus divos īsākos. Šis ir ļoti labs ieteikums arī. Jāraksta tāds teikums, kāds māk uzrakstīt pareizi. Tā, nu labi, kas vēl bija kāda pievārta? Runājot par kādu teritoriju, piemēram, Daugavpils pievārda, ar ko domā teritorija, kas atrodas pils. Jā, redzēt ar vārdiem, dažkārt jau ar vārdiem ir tā kā, nu, ja mēs raugāmies no tādas valodas viedokļa, vārdi ir neitrāli. Jā, nu, pievārda, manuprāt, arī absolūti neitrāls vārds, skatos tezaurā. Jā, nu, tur nav nekāda klāt pielikta marķējuma. Vieta teritorija, kas atrodas samērā tuvu kaut kam, apdzīvotai vietai. Ja? Un pārnestā nozīmē arī laikposms. Tātad literāri viss ir pareizi. Vārds pievārte ir labs vārds. Jautājums rodas tajā brīdī, kad mūsu vārdi, un īpaši latviešu valodā, sāk radīt kaut kādas asociācijas un raisīt kaut kādas sajūtas. Un tajā brīdī mēs sākam runāt par tādiem pozitīvākiem vārdiem un negatīvākiem vārdiem. Pašiem vārdiem pašiem par sevi nav nepiemīt nekas ne pozitīvs, ne negatīvs. Un tad atkal jautājums, vai šajā kontekstā un tajā auditorijā, ar kuru es runāju, šis vārds būs pieņemams, vai varbūt var rasties kaut kāds pārdomas. Ja ir šaubas, labāk rakstīt kaut ko citu, lai izvairītos no tā, ka mēs redzam, piemēram, to kā negatīvu vārdu. Tā kā tas atkal atkarīgs no mērķa, atkarīgs no auditorijas. Tā, kas jums te vēl parādījās? Letonika, vārdu analīzes rīks. Lietuviešu vārdu latviskošana, ja ārunas un āruns, bet tajā pašā laikā būs nerijus, ja nebūs nerijs latviešu valodā. Politiķiem viss notiek sinerģijā, absolūti, jā, un darba grupas tiek veidotas. Vārda 2 S burtiem jāraksta locījumā 1 tiek saglabāts. Jā, es parasti ar autobusu salīdzinu, man tas ir tāds autobusu princips, īpaši arī, kad mācu valodu ārvalstniekiem, jā, kurā brīdī tad mums ir ingus un kurā brīdī ingus, jā. Ja raksta kā autobus, tad arī es palieku. Palīdzi māsiņa, laba grāmata, pilnīgi noteikti arī, man liekas, Rūta Koluža. Spāzmas ar zviedru personvārdiem, jo Larsons tagad ir Lāšons. Jā, Zana, sveika. Tā ir, bet tas nav tāpēc, ka tas pēkšņi tagad tā notika. Kādreiz liela daļa latviešu personvārdu rakstības bija pārņemta no krievu valodas. Un krievu valodā bieži vien pazuda viss kaut kas. Kaut ja paraugāmies uz čehu vārdiem, čehu un slovāku vārdu atveides principus latviešu valodā uzrakstīja krievalodīgs Latvijas literatūras zinātnieks, un viņa avoti bija krievu valodas grāmatas. Un tā mums radās šis jocīgais jirži un visādi citi vārdi, kur iztrūks, piemēram, garumzīmju. Un tas pats notika arī ar zviedru valodu. Mēs šobrīd atveidojam tā, kā atbilst oriģināla valodai. Ja, mums Kāršons un Lāšons un arī visi vietvārdi. Jā, Brālīts un Kāršons. Jā, tā sanāk. Protams, to, kas ir tradīcija, mēs nemainām. Paraugieties uz vārdu Prāga. Mēs nerakstam Praha. Lai gan čehi izrunā Praha, mēs joprojām izmantojam Prāga, Čikāga, angļu valodā neizrunā kā č, tur ir Chicago. Mēs joprojām rakstām Čikāga. Tā ir tradīcija, un mēs visticamāk to saglabāsim, ja nebūs iemesla mainīt. Līdzīgi kā tika rakstīts joprojām Kīva un kā bija iepriekš pat aizmirst Harkova, Ļvova. Līdz brīdim, kad bija iemesls mainīt, proti sākās pilna mērogu iebrukums Ukrainā, un tas bija tāds sociāli politisks mērķis. Bieži vien vietvārdu maiņa ir, lai atbalstītu kādu politiski izteiktu atbalstu, vai tāpēc, ka mainās režīmi kādā valstī, ja mums ir Mjanma un Birma un kas tik vēl nav, vai arī mēs esam tradicionāli izrunājuši pēc citas, ne pēc oriģināla valodas. Dēļ, labad lietojas vārdus, kuru tas attiecas, pārbauda ar tautas dziesmu, bija man vienas rozes dēļ. Tas ir brīnišķīgi, paldies, Elīza. Man ļoti patīk arī tava valoda profils sociālais mēdījos, ja nesakojat, lūdzu piesakojiet Dacei, viņa arī ļoti forši stāst par valodu, un viņai ir hudija un cepures tevis dēļ, un dēļ tevis ir nosvītrots. Un šis arī labs veids, kā izglītot cilvēkus. Varam izrunāt loceklis, protams, kas skan, tam vārdam ir tā kā cita nozīme. Un bieži vien, kad mēs sakām loceklis kaut kādā kontekstā, cilvēkiem var rasties smiekli vai kaut kādā veidā. Ja der pārstāvis, dalībnieks un vēl kaut kas, protams, tad sakām, bet ja mums gribam pateikt valdes loceklis,
Tā ir vārdkopa, tas ir termins. Valdes pārstāvis un valdes loceklis īsti var būt tas pats kādā kontekstā un var nebūt. Ja oficiāli jau rakstīts būs dokumentos, statūtos valdes loceklis, nevis valdes pārstāvis. Tā kā atkal jāskatās. Es parasti izvairos no locekļiem tur, kur var izvairīties no locekļiem. Ja man būs jāsaka valodas kluba dalībnieki vai biedri, es nekad neteikšu locekļi. Ja es rakstīšu valdes loceklis, protams. Kā ar profesijām, kas vēsturiski noteikti tā dzimteni, ļoti maz tādu profesiju ir palicis šobrīd. Māsa, vecmāte. Viss. Bet to pašu māsu un vecmāti mēs lokām vīriešu dzimtē. Piemēram, es atnesu ziedus medicīnas māsai, ja tā ir viņa, un māsam, ja tas ir viņš. Vecmātei, vecmātem. Visām citām profesijām latviešu valodā šobrīd ir abas formas. Mums ir arī karavīre šobrīd, zemessardze, tiesībsardze, klaune, tulce un viss cits. Ja, tā kā meklēt, rakstīt latviešu valodā. Pat ja cilvēks savā e-pastā parakstās, vai pat uz vizīti kāds cilvēkiem ir rakstīts dermatologs Anna Bērziņa, dermatoloģija Anna Bērziņa, tā ir tipiska kļūda. Tas ir krievlots ietekmē, bet arī krievlodā šobrīd ienāk tā dēvētie feminitīvi, arī profesiju formas visā dzimtēs. Ukrainas vārdos uzvārdos ir Y, kas ir arī pasem, tas ir I-burts, vai šie jālatvisko vai jāizmanto šie pases dati. Latviešu valodā būtu jālatvisko, jeb jāatveido visi vārdi. Izņēmums varētu būt varbūt kāds juridisks dokuments, kurā, ja mēs neierakstīsim to oriģinālu, tur var rasties pārpratums, kurš kuram ir radinieks vai nav. Bet tekstos, mēs tradicionāli rakstām iekavās, protams, oriģinālu rakstību, lai nav pārpratumi. Ģēnijs nav sieviešu dzimtē, bet tā nav profesija. Varbūt vēl ģēnijs, jā, kā tāds apzīmējums. Bet es domāju, nekas arī nenotiek, ja mēs teiktu ģēnija. Man šobrīd tā pasakot, man tas neizklausās nekas tāds pārdabisks, jo mēs jau veidojam tos vārdus. Neviens mums arī nevar droši vien šajā gadījumā to aizstāt. Medbrālis un medmāsa ir sarunu valodas formas, protams, ikdienā tā saka. Būs grūti ikdienā strādājot slimnīcā teikt medicīnas māsa visu laiku, bet oficiālā forma ir medicīnas māsa, un tad tur dalās vēl tās māsas dažādās kategorijās, gan vīrietim, gan sievietei. Jā, paldies, ka precizējāt. Tikko pieņems karavīra, karasieva bija diskusija, bet to izvēlējās tomēr nelikt, jo tam vārdam bija pārāk daudz dažādu nevajadzīgu asociāciju. Un karavīrs un karēvis ir kaut kas cits, jā, tur teica karēvi, mums taču ir, bet karēvi ir pakāpes. Karavīrs ir plašāks vārds. Tā. Ja kāds kādu knifu vēl atceraties, noteikti pierakstiet, ja kāds jautājums parādās, turpiniet rakstīt. Es saglabāšu čatu, lai es pēc tam visu varu salikt jums arī prezentācijā. Un piesakojiet pieturzīmēm tavai valodai, tava valoda ir dacis profils. Ja kāds tredos, ja pavadienos atradīs tādus latviešu valodas skolotājs profilu, tad aizmirst, kā viņa bija, neatceros, ar K burtu. Viņa brīnišķīgi dalās ar dažādiem latviešu valodas knifiem tieši caur tām asociācijām. Varbūt kāds no jums viņai jau seko. Ozola? Ozola ir kaut kas cits, tieši tredos. Es atradīšu kādā brīdī. Bet ķeramies pie jautājumiem, ko jūs iesūtījāt. Jā, učena, kaut kāda učena taču bija, jā, jūsu. Jā, atrodiet, ielieciet, paldies, Ausma. Ielieciet, jo arī ļoti vērtīgi tieši ar tādu spēļu elementu. Viņi aktualizē dažādas labas lietas. Jūsu jautājums esmu salikusi forši prezentācijā. Un tūlīt tās apskatīšos. Un tad daži piemēri man būs arī, ko es atlasīju. Varbūt jums arī kādi piemēri būs, ko parādīt, ko gribēsies parādīt. Par jautājumiem runājot, ļoti forši, ka jūs tos atsūtījāt gan šaurāks, konkrētāks, gan plašāks, jo, manuprāt, daži no tiem ir aktuāli daudz cilvēkiem, ne tikai tam, kurš sūtīja. Un pirmais ir par šo vienkāršo valodu, par šo piekļūstamību, vieglo valodu, kā mēs dzirdam daudz, ka samazinās lasīt prasme, ja katru gadu samazinās lasīt prasme Latvijā, un ir tāds spiediens, ka vajag pielāgot, vienkāršot, tajā pašā laikā ir joprojām jārasta labskanīgi, un ka rodas šī dilemma. Te man uzreiz jāsaka,
dilemmas nav. Ja? Es, piemēram, neredzu pretrunu, jo mēs varam rakstīt vienkāršāk un skaidrāk un saprotamāk, joprojām rakstot labskanīgi, skaidri un tik gari, cik nepieciešams, lai būtu kodolīgi un skaidri. Ja, tad, manuprāt, pretrunas nav nekādas. Kāpēc tāds pārpratums ir radies? Tāpēc, ka bieži vien mēs dzirdam daudz par to tiek pārrakstīta literatūra vieglajā valodā. Kāds cits atkal runā par to, ka šobrīd banku noteikumi un apdrošināšanas sabiedrību noteikumi tiek pārrakstīti vienkāršajā valodā. Tad mēs dzirdam ziņas par to, ka lasīt prasme samazinās, ka vispār veids, kā mēs strādājam ar tekstu, kas ir drukāts un kas ir pieejams, piemēram, kā grāmatas vai žurnāls, ka to arvien grūtāk mums ir lasīt, ka mēs visu gribam lasīt tā kā sociālos mēdījos vai tā kā mājaslapās pa gabaliņiem atdalīt ar virsrakstiem. Un tas viss kopā veido tādu apjukumu. Un vēl ir radies arī tāds mīts, ka rakstīt vienkārši nozīmē rakstīt prasti, vienkāršoti un visādi citādi. Tas to nenozīmē, un es mēģināšu šo mītu atšķitināt. Pirmām kārtām, atceramies, ka ir vieglā valoda un vienkāršā valoda. Vieglā valoda ir īpašs valodas paveids, un tajā tulko. Ja, tad viss, kas ir latviešu valodā, vieglā valodā uzrakstīts, tas bieži vien ir iztulkots no latviešu valodas standarta versijas. Un vieglā valoda ir paredzēta cilvēkiem, kuriem ir lasīšanas, uztveres grūtības, redzes traucējumi, varbūt arī kādi intelektuālās attīstības traucējumi, vai kuri mācās latviešu valodu tikai, vai galā, kuriem nav laika izlasīt standarta valodā tekstu. Un, protams, vieglā valoda noderēs arvien vairāk, domājot par to, kā samazinās, piemēram, lasīt prasme, ja vien to nebūs iniciatīvas to uzlabot. Bet vieglā valoda nekādā veidā neaizstāja standarta valodu, un teksta vieglā valodā nenozīmē, ka tie visiem ir jālasa. Atcerieties, bija diskusija par mērnieku laikiem, kāds tad būs, bet kā tad ar oriģinālu tas pazudīs? Nekur tie mērnieku laiki nepazudīs oriģinālā. Bet cilvēkiem, kuri nespēs lasīt oriģinālu, dažādu iemeslu dēļ būs pieejama šī grāmata, jau pavisam drīz, man liekas, iznāks vieglajā valodā. Un tad būs izvēle. Un galā, cik no mums ir lasījuši mērnieku laiks? Varbūt mana paudze un vecākā, jā, bet es nezinu, kā ar tiem, kur ir jaunāki. Tā kā vieglā valoda nevienam neko neatņem un neko neizsvītro no literatūras vai no tāds vispār teksta. Vieglā valoda pastāv paralēli, un ja mēs gribēsim, lai mūsu lasītāju skaits aug, ja mēs gribēsim, lai cilvēki mūsu portālos, mūsu televīzijā, rādio justos, ka viņi saprot daudz vairāk, ka viņi iedziļinās notikumos, ka viņi ir daļa no valsts, no sabiedrības, mums būs jāizmanto vieglā valoda kā viens no rīkiem. Latvijas rādio ir ziņas vieglajā valodā. Te gan var strīdēties, cik tās ir vieglajā valodā šobrīd, kādreiz tās bija vieglajā valodā. Bet tas ir tikai laika jautājums, kad liela daļa mājaslapa būs paralēli arī vieglajā valodā. Ziņas būs arvien vairāk vieglajā valodā. Šobrīd jau valsts iestādēm arī ir pēc likuma jāraksta vismaz par mums apraksts vieglajā valodā. Bet, ja cilvēks vēlas uzzināt, piemēram, ziņas vai kā saņemt pakalpojumu kādā valsts iestādē, tad, diemžēl, pēc tam tā vairs nav vieglā valoda. Un te es nonāku pie otra, pie vienkāršās valodas. Vienkāršā valoda, tā pavisam vienkāršot, varētu teikt, tā ir rediģēšana. Tā ir tikšana vaļā no liekvārdības, no smagnējām konstrukcijām, kur tu nezini, kura daļa uz ko attiec, vai kur vairs likt komatu, elpa aptrūkstas. Vienkāršā valoda ir izvairīšanās no visiem šiem gudrajiem, nevajadzīgiem anglicismiem, vai vispār no gudriem terminiem, lai izklausītos, cik mēs esam gudri, bet tas nekas, ka cilvēki vispār nesaprot, par ko ir runa. Vienkāršā valoda ir par to, lai teksts būtu skaidrs, kodolīgs, saprotams, pēc iespējas vienkārši uztverams. Vienkāršā valoda nenozīmē, ka mums ir jāprimitivizē kaut kas. Principā tā mums visiem vajadzētu rakstīt šeit. Man un jums vajadzētu rakstīt vienkāršā valodā jau kopš jūs sākāt vispār strādāt žurnālistikā. Kāda tad ir tā valoda, no kuras vajag tajā vienkāršā valodā pārrakstīt? Tā ir tā dēvētā birokrātiskā valoda, sarežģītā valoda. Bieži vien tieši līgumos, noteikumos, valsts pakalpojumu aprakstos, politiķu programmās un visur citur projektos dažādos, kur stāst par dažādiem projektiem, kas valstī notiek.
Tāpat runājot arī par šo militāro jomu, ja, bieži vien tik sarežģīti, tik daudz, kas tiek izklāstīts. Mūsu uzdevums jau patiesībā kā žurnālistiem, kā teksta autoriem, ir iztulkot savā ziņā šo sarežģīto tekstu. Es paņēmu tādu labu piemēru, manuprāt, lai vispār parādītu to problēmas sakni latviešu valodā. Tas ir no bankas noteikumiem. Es domāju, ka jums kādā brīdī vienkārši negribas vairs lasīt to tekstu. Tur kaut kāds uzskaitījums, kaut kāda maksājuma saņēmēja, maksājuma pakalpojumu sniedzēja un maksājuma saņēma atkal. Kas tas ir? Tas ir tikai viens mazs fragments no ļoti daudziem tekstiem. Tāpēc šobrīd tiek pārrakstīti banku noteikumi, apdrošināšanas noteikumi un visi citu e-komercijas un arī komunikācijas uzņēmumu teksti, līgumi, kas ir paredzēti klientiem. Tur ir zinām kritēriji, uz kuriem attiec šī direktīva par vienkāršošanu. Bet tas nenozīmē, ka mēs dzēšam svarīgu tekstu. Šis teksts joprojām paliek. To, ko mēs izdarām vienkāršajā valodā, mēs izvelkam būtiskāko pa priekšu, uzsvarot, piemēram, par ko ir runa, saliekam uzskaitījumu tur, kur mums, piemēram, ir vairākas lietas uzskaitītas, sadalām īsākos teikumos, izmantojam baltu laukumu un vienkārši padarām to informāciju sagramojamāku. Tā nav nekāda raķeržzināja, tā nav valodas primitivizēšana. Man dažkārt saka, jā, bet mēs zaudēsim valodas bagātību. Valodas bagātība nav ciešamajās kārtās, kur mums ir tiek darīts, ja tiek uzskatīts. Vai valodas bagātība nav tādā lietvārdībā, kur mēs tā vietā, lai teiktu atbalstīt, sakām sniegt atbalstu, vai veikt pārbaudi, tā vietā, lai teiktu pārbaudīt. Tur nav valodas bagātības. Šanās, daudzajās šanās, lai nodrošinātu tādu iegūšanu, mums jāveic tāda apkopošana, šitāda saņemšana. Šanās nav valodas bagātības, bet visas šanas pēc iespējams pārveidojam par darbības vārdiem vai īsākiem vārdiem, izveidošana, izveide, samaksa, maksāšana, samaksa būs daudz labāks. Visus ciešamās kārtas pārveidojam, ja varam un ja vajag par darāmo, un nevis tiek darīts, bet kāds kaut ko dara. Bet nevienmēr, protams, ja mēs nezinām, kurš dara, vai tas nav svarīgi, vai mēs gribam pasargāt to, kurš dara, protams, tad atstājam ciešamo kārtu. Bet nevajag ciešamajā kārtā rakstīt pilnīgi visur. Kā es strādāju tekstu, es bieži vien tātad meklētājā ierakstu tiek, izķeru visus ciešamās kārtas, tad es meklētājā ierakstu visas šanas, ierakstu vienkārši šana, izķeru šanas, ja kaut ko var darīt, tāpat meklēju ietvarus, meklēju visus citus vārdus, kas jau tā kā ierasti tipiski ir, ko sameklēt. Un, protams, vienmēr svarīgāko pa priekšu. Jūs tur jautājat iepriekš, kā tad ir saskaņā ar vai sakarā ar. Ziniet, kā ir, ja mēs varam vispār iztikt no saskaņā ar, no sakarā ar, no saistībā ar, pavisam labi būtu, ja to varētu. Ja mums ir vārdi, piemēram, sakarā ar vārdu, ja mums ir tāpēc, ka, vai tādēļ, ja, vai jo galu galā. Bet ja mums šie vārdi ir vajadzīgi, tā kā saskaņā tādu un tādu likumu pāntu, tas, ko es iesaku darīt, nerakstīt to kā pirmo, neteikt to kā pirmo. Tā ir tā problēma, kur bieži vien novada lasītājus, klausītājus stāvoklī, ka viņi vairs nedzird, kas notiek. Piemēram, saskaņā ar tāda likuma, tāda panta 5. punktu un saskaņā ar tādiem iekšējiem noteikumiem, tādiem un tādiem, noticis tas un tas, vai notiks tas un tas. Pārceliet pa priekšu, notiks tas un tas, saskaņā ar to un to, vai, piemēram, sakarā ar tādu un tādu svinamdienu tika pasniegti tādi un tādi ordeņi cilvēkam tādam un tādam. Sākam ar būtiskāko. Jānim Bērziņam pasniedza ordeni. Un tādā dienā, jo ir Lāčplēša diena, jo ir vēl kaut kas. Bieži vien atbilstoši neko nemainīs. Problēma jau ir tajā, ka, lai mēs to liksim atbilstīgi, labāk atbilstīgi, nevis atbilstoši. Oši tāpat kā šanas pārāk vēl valodu padara nelabskanīgu. Labāk īgi, atbilstīgi. Tas neko nemainīs. Pat jūs teiksiet pamatojoties uz. Vienkārši pārceliet vietām. Notiek tas un tas, pamatojoties uz to un to, jo primāri nav tas, uz ko pamatojoties. Primāri tas, kas notiek, liekam to pa priekšu. Ja? Piemēram, arī šeit paskatieties, banka var nodot maksājumu starpniekam. Teikumā svarīgākais ir teikuma priekšmets un izteicējs. Banka kas? Ko var nodot? Kur oriģinālā tas ir pazaudēts? Tas ir pazaudēts kaut kur pa vidu.
Bet ja mēs neieliksim teikuma sākumā izteicēju un teikuma priekšmetu, cilvēki nesapratīs, par ko ir runa. Un vēl labāk, ja mēs zinām sākumā, kāpēc kaut kas tiek darīts, un tas iegūms, ja, lai izpildītu maksājumus, lai tur izmaksātu prēmiju, ja jāizdara tas un tas. Tāpēc vienmēr domājot par to tekstu loģiku, kas teikumā ir svarīgākais. Un palīg teikumā ar ja vai lai būs tie, kas ies pa priekšu. Jo dažkārt valodas pūristi saka, palīg teikums nevar būt sākumā, palīg teikums jāliek aiz virsteikuma. Jā, es piekrītu, bet mums jau primārais ir nevis vilkt ar pirkstu tur gramatikas likumam, bet tomēr tas veselais saprāts un konteksts. Un arī valodnieki atzīst, ka ja un lai var būt teikuma sākumā. Jo, ja es, piemēram, uzrakstīšu, ja tur tas un tas pašās beigās, varbūt cilvēks kaut ko izdarīs nepareizi izlasot pašu sākumu, vai ne? Nu, tas ir īsais mans komentārs par vienkāršo un vieglo valodu. No tās nav jābaidās ne no vienas no šīm formām. Jautājums, kad, kuru mēs izmantojam, un vienkāršo valodā, manuprāt, vispār būtu jābūt vienmēr. Un jo skaidrāk mēs rakstīsim, jo vairāk mūs gribēs lasīt, jo vairāk izlasīs līdz galam, jo vairāk mūs piesakos, vairāk sapratīs, izplatīs informāciju tālāk. Ja skaidrība ir milzīga spēja, skaidrība ir atslēga uz ļoti daudz ko mūsdienu tādā laikmetā, kur visi cīnās par mūsu uzmanību, un mūsu uzmanības paliek arvien mazāk. Tā, redzu jautājumu. Līva raksta ziņu par izstādi bez Amerikas, kurš domā, ka izstādē būs darbi tikai no citām pasaules daļām, bet mākslinieki kanādieši. Saprotu, ka organizatori domājuši bez ASV. Tā kā, jā. Un ko es, lai žurnālisti ar šo iesāku? Jā. Jā, nu šis ir tāds, bet tur nevar mainīt to nosaukumu. Tas nosaukums jau ir izlemts, un tā tas notiek. Viņi tur neko nedarīs. Nu, tad jums jau nav kāda varianta nav. Vienīgais, ko jūs varat darīt, ir skaidrot. Manuprāt, šis ir tas gadījums, kur jāliek tas skaidrojums pēc iespējas augstāk, ja nu kādam tas jautājums rodas, vai kaut kur citur, jo mūsu uzdevums jau bieži vien ir veikt to skaidrošo darbu, nu būt par tādu tulku starp organizatoriem un lasītājiem, kas par to uzzinās. Un nebaidīties to skaidrojumu likt klāt. Nu, tāpat kā ar svešvārdiem. Ja mums, piemēram, ir kāds gudrs vārds izprucis cienījamam, nezinu, politiķim vai zinātniekam, mēs, protams, varam šo vārdu vienkārši pārrakstīt, bet mēs varam šo vārdu arī paskaidrot. Un tas ir tas, kā mēs esam šie skaidrības tulki. Mēs iedodam šo informāciju vai tulkotāji, ja tas ir rakstiski. Ja mēs neatstājam tikai šo terminu, bet iedodam, ko tas īsti nozīmē. Un dažkārt mums liekas, bet cilvēki taču zina vārds, nezina vārds. Ja mēs uztaisītu visvienkāršāko aptauju, tūlīt pat par kādu svešvārdu, liela daļa cilvēku nezinātu šo vārdu vai domātu, ka tas nozīmē kaut ko citu. Un cilvēki neskatās vārnīcās. Man ir bijuši klienti, kas saka, bet taču paskatīsies vārnīcā, ja nesaprot. Un neskatās vārnīcā neviens. Tas tā nestrādā. Ja, tāpēc ir vērts mums būt tiem skaidrotājiem un zināt, kurā brīdī skaidrot, kurā brīdī varbūt neskaidrot, tā kā pašsaprotamā. Nākamais, es pēkšņi jūs vairs neredzu. Es ceru, ka viss kārtībā, kāpēc neredzu galeriju. Tā, es beigšu dalīties. Tā, redzu, jūs atkal es uzlikšu atpakaļ. Nākamais jautājums bija par vārdu dalījumu pārnešanai jaunā rindā. Nu, nekas tur jauns nav mainījies, joprojām jums būs 3 āboli līdzskaņi, tad 1 paturēsiet, 2 atdosiet, būs 4 sadalīsiet. Un 2 arī sadalīsiet. Izņēmumi, protams, ir dažādi svešvārdi, kur bieži vien šis princips nedarbojas. Ja mēs tur dalīsim, piemēram, dažādos internacionālismos, tad var izklausīties kaut kā muļķīgi, neveikli. Ko es daru, ko es izmantoju? Es, protams, zinu pamatprincipus, bet es nezinu vārdus no galvas. Un tādēļ man ļoti patīk. Un šī ir Māra Ozola, kuru kāds no jums pieminēja. Šī skolotāja Māra Ozola, kurai šīs grāmatas protu rakstīt, pirmā daļa, vārdu pareizi rakstīt, izcils materiāls, turiet par rokai, un tur ir saraksts ar vārdiem un to locīju, un to pārnešanu. Man kā grāmatu redaktorē, korektorē šis ir tik noderīgs, tik tiešām ļoti palīdz, kad jāalbo maketi, tā kā paskatieties, pārliecinieties, bet, protams, ja jums kādreiz būs kāds vārds, kur vēl nav, un neviens cits nav to vārdu locījis, tad izmantojam pamatprincips, veselo saprātu. Gal galā, izlocīsim nebūs īsti pareizi, galvenais to izdarīt, kaut kādā brīdī jāpieņem lēmums, tāpat kā par to komatu, tas komats ir jāieliek vai nav jāieliek.
Bet jā, Māris, grāmatu protu, lieciet sarakstā, ja vēl nav, nopērciet, lai ir par rokai. Ir otra daļa arī, bet tur tā man mazāk interesē. Varbūt jūs atrodat sev arī kaut ko otrajā daļā. 3 jautājumi bija, es tā kā saliku visus vienā, tas bija viens sūtījums, bet sāksim ar to pirmo. Saurupinātajiem vietas un laika apstākļiem vairāk ir slaidos, bet lielā atbilde neatdala. Ja, tad saurupināt nozīmē atdalīt. Neatdala ar komatu. Rīgā 5. februārī raksta bez komata. Kādreiz bija tāda tradīcija, bet tā tradīcija bija tikai rekvizītu daļā. Rekvizītu daļa, tur, kur dokumentam augšā, tur ir sūtītājs, adresāts, numurs, vieta un datums. Ja, tā kā neatdala, ja jūs rakstīsiet 2005. gadā Amerikā, ja, tad jūs arī neatdalīsiet ar komatu. Atdala 2 vietas vai 2 laika apstākļus, piemēram, Rīgā Smilšielā 15. Ja Smilšielā 15 mēs nodalīsim no Rīgā. Bet atkal, ja kādreiz būs tie 2 vietas apstākļi, tā kā viens otru papildinās, nozīmēs kaut ko vienu, tad dažkārt arī literatūrā bieži vien, tas vairāk attiec uz dēliteratūru, kad kaut ko tur skaidro, kur kas atrodas, tad tur komatu bieži vien neliek. Īpaši gadījumi parasti starp 2 vietas apstākļiem liek, tāpat kā 2 laika apstākļiem. Piektdien, 23. maijā. 23. maija ir 2. jau laika apstākļs atdarām ar komatu. Izņēmums ir laiks, pulksteņa laiks. Pulksteņa laiku neatdala, jo tas ir tas, ko es teicu, ka tas vienotais. Ja, tātad piektdien pulksteni 18. Pulksteņa laiku neatdala. Liepājas lielajā dzintarā, tur neatdalīs, jo tā ir cita konstrukcija, tā ir ģenitīva konstrukcija, ja, Liepājas lielajā dzintarā, bet Liepājā lielajā dzintarā tas būs tas, par ko mēs runājam, tur jūs ieliksiet komatu. Ja, bet Liepājas lielajā dzintarā tas īsti nav šis gadījums. Es atceros par ģenitīvu, ka bija Elīzes jautājums, ka daudz kļūt ģenitīvā. Jā, ļoti daudz ģenitīvu. Trūkst ģenitīva. Ja trūkst trūkst ģenitīva. Nomentīvs to pārņem. Redzēsim, kā būs. Es neesmu nekāds tāds valodas prognozētājs, kā tā attīstīsies, bet iespējams, ka kādā brīdī tās būs paralēla formas. Nezinu, mēs nezinām, kā valoda attīstīsies, varam tikai minēt, bet varam redzēt arī vēsturiski, kā tā ir attīstījusies, kas ir kļūst par paralēlu formām. Kādreiz ļoti šķīra tur to kopīgs un kopējs, vai ne? Un tur dabisks un dabīgs ļoti šķīra, tad tagad arvien biežāk, tā kā, nezinu cilvēku vairs tās nozīmes nianses. Bet ģenitīvu izmantojiet. Jūs esat tie, kas vēl var atgādināt cilvēkiem par ģenitīvu daudz, kā, cik, kā, maz kā, trūkst kā, nav kā, bet ja bieži vien arī būs nominatīvs ar vārdiņu nav, tas ir nedaudz citādi, jo tas var būt arī izteicēja daļa. Tad mamma nav mājās, ja? Tas ir atšķirīgi nekā man nav naudas, ka tas ir tā kā objekts, ka tas ir papildinātājs. Man nav naudas, pilnīgi noteikti ģenitīvs. Mamma nav mājās, var būt arī nominatīvs, ja? Kas nav mājās. Tālāk, lielie burti, šis brīnišķīgs jautājums. Paldies tam, kurš to iesūtīja. Uzņēmuma organizācijas uzspiež lielos burtus. Un es zinu, man draudzene žurnāliste par šo arī katreiz stāsta, kad viņa māca, kā rakstīt presrelīzi. Bet es domāju, daudziem cilvēkiem vienkārši ir kaut kāds stereotips par tiem lieliem burtiem. Varbūt tāpēc, ka sevi gribas izcelt, tīri dabiski. Tas mūžīgais skaidrojums ir, ka Lursoftā tā ir pieregistrēts. Man reģistrācijas apliecība, kur rakstīts. Es nezinu, ja kāds zina, ja kāds ir strādājis uzņēmuma reģistrā vai zina kontekstu, tur varbūt var izskatīt, vai ir kaut kāda metode. Manuprāt, tas vienkārši nejauši tā notiek. Kaut ko ierakst ar lielo, kaut ko ar mazo. Bet, protams, šis arguments tiek bieži izmantots. Preses relīzē šis arguments vispār ir mazsvarīgs. Tur, kur es varbūt piekāpjos klientam, klients rekupējam, tur ir, spriedums, tiesas spriedums vai pieteikums tiesai, tur, kā klients saka, bet man jābūt, tam uzņēmumam jābūt identificējamam, ja, arī vēl viens modes vārds. Saka, labi, pirmajā rinkopā labi identificējiet, kur jūs rakstat to reģistrācijas numuru un to nosaukumu, rakstiet tiem lieliem burtiem, bet tālāk nav pamata, jo ir grūti lasīt lielos burtus, tie apgrūtina lasīšanu, izskatās arī ļoti raibi, un nav absolūti pamata to darīt.
Jā, nu, noritstē tā, kā īpašnieks vēl šo nosaukumu redzēt, ar lieliem vai maziem burtiem. Un man liekas, ka šeit mums kaut kādā brīdī ir varbūt pašā uzņēmuma reģistrā sadarbībā ar valodniekiem šis jautājums jālēm, jo labi, ja tie ir saīsinājumi, nu, protams, ja tas ir, nezinu, UPB, nu, protams, ar lielajiem burtiem, bet ja tas ir ideju māja, nu, tad, manuprāt, izvēle ir vai nu rakstīt ideju māja, māja arī ar mazo vai ideju māja ar lielo, nu, tāda izvēle, bet nevis šādi. Tā kā, jā, nu, pretojamies, cik varam, nu, ko es varu teikt, jā, jo objektīvi pamatojumi tam nav. Un tas, ka ir reģistrācijas apliecībā, nu, tas neko nenozīmē. Jā, kāds vēl tev ir par komentārs? Tā pašvaldības vienmēr grib saukt par domēm ar lielo burtu. Ak, Dievs, protams, un tad taču tie strīdi, un reku mēs vienmēr esam tā rakstījuši, un reku mūsu mājaslapā tā ir, nu jā, nu, domju ir daudz, un tāpat kā dažādu citu. Bet tajā pašlaikā vārds skola nav tik nepārprotams. Es veidoju nesen tādu webināru par lielajiem sākumburtiem tieši manā valodas klubā, un es izpētīju visu, kas pieejams par lielajiem sākumburtiem, tad arī būs šis materiāls pieejams drīz. Nu, ir lietas, kas nav viennozīmīgas. Nu, ir skolas, kur būs ar lielo burtu tā skola rakstīta. Apkopoja arī piemērus, arī kas tradicionāli tā ir iegājies. Bet domas, nu, protams, ka ne doma ar mazo, un kas tik vēl tur nodeļas, tā kā arī mums ir kaut kur, neatceros, tad mārketinga nodaļa, nu, protams, mēs runāsim par kādu uzņēmumu struktūru vienību, mēs rakstīsim ar lielo burtu, bet mārketinga vadītājs būs ar mazo burtu. Ja, un ministrija arī būs ar mazo burtu, zemkopības ar lielo, ministrija ar mazo. Domazīmes vietā sāk arvien vairāk izmantot kolu, bet ne uzskaitījuma. Angļu valodas ietekmē pārsvarā virsrakstos, tātad nāk koli. Neļaujieties, turpiniet izmantot domazīmes. Es arī pati sev pie tā pieķeru, man liekas, arī šīs prezentācijas nosaukumā ir kols. Visticamāk, tas arī kaut kādā veidā kļūs par paralēlu formu, mēs pie tā pieradīsim. Bet domzīmi atstājam tomēr kā svarīgāko, ko mēs varam izmantot. Un šis ir ļoti labs jautājums. Jā, mākslas skola, tautas nams. Nu, tur arī nevajag lielo burtu. Cārnikavas tur tautas nams. Nu, protams, ar mazo burtu. Jā, laboju sev sugas vārdu. Nu, tas pats kā līgumi un noteikumi. Es nezinu, vai jūs saskaties arī to droši vien, ka saskaties, ka jums sūta presrelīs, kur ne tikai nosaukums ar lielo burtu, bet kur arī termini ar lielo burtu. Nu, līgumos tas ir ļoti daudz, tur klients un inovācijas un termiņš un tā tālāk. Nu, tā ir mana cīņa strādāt ar klientiem. Visu laiku, lai latviešu teksts neizskatās pēc angļu teksta, jo tad viss termina lielo burtu. Vajadzības izteiks un nomatīvs, jā, sugas vārdi jāraksta. Kā ir semikola? Reizēm šķiet labāk par komatli. Semikols man pašai ļoti patīk, man uz rokas ir semikols kā mīļākā pieturzīme. Bet tad, kad mēs rakstām semikolu, es uzskatu, ka laiks apstāties un padomāt, un iespējams likt punktu. Vai kaut kādā citā veidā rakstīt uzskaitījumu. Ja? Semikols nav labāks par komatu. Ja jums vajag semikolu, vai nu jūs gribat uzskaitīt kaut ko, tad atsevišķās rindās būs daudz pārskatāmāk, vai arī jums turpinās teikuma daļa, tas ir jauns teikums. Ja? Lai cik forši tas semikols nebūtu. Bet uzskaitījumos tas paliek, nekur jau semikols nepazudīs uzskaitījumos. Man arī materiāls par to, ko mēs liekam uzskaitījumos, semikolu vai komatu. Tā kā jā, prezentācijā tas arī būs. Cik ļoti jāizmanto valstspilsētas? Nu, es sākumā biju ļoti skeptiska par valstspilsētām, no tādiem jaunvārdiem. Man liekas, tas ir neveiksmīgs jaunvārds. Protams, ka tas ir termins, tas apzīmē šīs lielās Latvijas pilsētas, lai atšķirtu tās no pilsētām, vienkārši pilsētām, kuras neatbilst kritērijiem. Bet, manuprāt, šis ir ļoti sarežģīts vārds. Un tad, kad es redzu departamenta nosaukumus, tur Rīgas valstspilsētas, tur kaut kāda satiksmes tāda departamenta, tur tāda un tāda apakšdepartamenta, vēl tur kaut kāds speciālists, un kur amats ir arī 5 vārdos. Nu, tad tā valstspilsēta, kur atkārtojas varbūt 3 reizes, ir ļoti, ļoti nomācoši. Es arī nezinu, vai cilvēki zina, ko nozīmē valstspilsēta. Man liekas, ka mēs paļaujamies to, ka cilvēki zina vārdus, bet daudzi nezina vārdus, vienkārši tos pieņem. Jā, tvērums arī tāds ļoti, ļoti populārs vārds tagad ir. Es bieži vien nesaprotu, kas ar to domāts ir. Un līdzīgi kā ar visiem diskursiem un naratīviem, labi, tvērums vismaz ir latviski, bet ko tas nozīmē? Ko cilvēks vēlas ar to pateikt? Man tas vienmēr ir primāri, mani šie vārdi nogurdina, es nesaku pārtāju sakot līdz domai.
Ja jūs citējat, labi, un jūs gribat parādīt šo politiķu, atstājiet, bet nerakstiet to savos tekstos. Varbūt var atrast veidu, kā to uzrakstīt skaidri un konkrēti. Nevienmēr tam būs viena atbilsme. Bieži vien mums šķiet, nu jā, bet ko tad man tur rakstīt, kuru vārdu rakstīt? Nu nav jau tā, ka vienkārši ir viens vārds visām nozīmēm. Situācijas ir dažādas. Līdzīgi kā ar triggerēt. Iespējams arī lasījāt, vai ne, kad tas ir atzīts par gada nevārdu. Vai tā mālbūšana. Nu, viens no tiem bija gada nevārds, neatceros, kurš, man liekas, ka triggerēt. Un tur rakstīts, un tad triggerēt nevajag, izmantojiet tur izraisīt, nokaitināt, kacināt, nu visu kaut kāds ir piemērs, vai citus latviešu valodas vārdus. Jā, nu, viegli pateikt, bet ja man ir runa par psiholoģiju, par psihoterapiju, par tādiem aspektiem, nu, kā piemēram filmas un grāmatas, kurās runā par tēmām, kuras var triggerēt, un tur nav tā, ka tur konkrēti mēs zinām, ko izraisīt. Vārds triggerēt ir precīzs. Tur nevajag klāt jums pierakstīt, ko triggerēt. Bet, ja jūs teiksiet izraisīt, tad jums būs jāraksta izraisīt ko? Nu, dusmas vai izraisīt, nezinu, domas par kaut ko pašnāvību vai vēl kaut ko. Tā kā ļoti uzmanīgi ar tiem, nu, varam teikt, jā, nevārds, bet būs situācijas, kur mēs nevarēsim nelietot triggerēt. Un būs situācijas, kur mēs varēsim teikt izraisīt. Nu, bet bez šaubām, nu, piemēram, es nezinu, redzēju vakar reklāmu, mani notriggerēja nopirkt šo kleitu. Nu, neteiksim notriggerēt. Nu, redzēju reklāmu un tādēļ radās doma nopirkt kleitu, vai ne? Bet atkal, kurās situācijās? Kairināt, kacināt. Kacināt vispār ir labs vārds. Man patīk kaceklis, piemēram, kas ir, tad neatceros, kaceklis bija tīzeris, laikam. Jā, vai trēlers, vai tīzers bija kaceklis. Man patīk, spoilerim arī bija maiteklis. Man patīk arī tas maiteklis, kaceklis, bet nu atkal jautājums, kur un kad mēs to izmantojam. Jo, protams, var jau izmantot vārds vienkārši izmantošanas pēc, bet mūs jau interesē daudz vairāk. Mūsu mērķis ir, lai mūsu ziņa ir skaidra un saprotama, panāk kaut kādu efektu. Nu, mēs paši labāk zinām, kuru efektu mēs gribam panākt, vai ne? Un, lai tā atbilst auditorijai, tātad iedarbīgs, iederīgs. Divas pamatlietas valodā. Pareizība ir svarīga, bez šaubām komata ir svarīga, gramatika ir svarīga. Bet ja jums kaut kas būs uzrakstīts samudžināti, bet būs visi komatiņi vietā, nu tas neglābs to tekstu. Tāpat neviens nespratīs, kas tur rakstīts. Vai būs viena drukas kļūda, bet būs ļoti saprotami, nu piedos to drukas kļūdu. Iederīgs un iedarbīgs ir tā mūsu, nu tās ceļazīmes, uz kurām mēs raugāmies. Skatos nākamo jautājumu, latviskošana vārdiem, nu šito jau izrunājām. Jums būs daudz materiālu par to arī. Un tā arī, kur meklēt palīdzību, to es jums arī parādīju. Un ritereku arī būs jums. Lielo sākumu burtu rakstību iestāžu organizāciju nosaukumos. Man par to ir plašs materiāls. Ja jums ir konkrēts jautājums, ko jūs gribat tagad pajautāt, jautājiet. Es to iekļaušu prezentācijā jums arī, jo tur ļoti daudz tie gadījumi ir un kādu, ko interesanti to pētīt. Man ir grūti iedomāties, ka kāds cilvēks, kurš zina to visu, lielai daļai tāpat būs jāpaskatās un jāpameklē informāciju. Bet, ja jūs kaut kas interesē konkrēti no lieliem burtiem, tad jautājiet. Tad jūs interesē, ja? Mani interesē. Nevis man interesē vai jums interesē. Tad ko, nevis kam. Traucēt, ko. Ja? Piemēram, Latvijas rādio. Nu, kā tad ir ar Latvijas rādio? Kurš ir gatavs atbildēt uz šo Ingas jautājumu? Vai mums ir versijas par Latvijas rādio? Kāds tieši ir jautājums par to Latvijas rādio? Lielo burtu lietošanu. Abi ar lielo burtu. Pēc? Latvijas defaultā ar lielo burtu un rādio, tāpēc, ka sako Latvijai. Jā, tāpēc, ka divu vārdu nosaukums. Ja tur būtu vairāk vārdu, tad iespējams rādio būtu ar mazo burtu, jo rādio arī sugas vārds. Bet tas ir mēdīju nosaukums, sastāv no diviem vārdiem un priekšā ir Latvija. Ja, tas daudz ko nosaka. Jā, iemācīt bērnus vai iemācīt bērniem. Šis ir arī ļoti interesants jautājums. Es to risināju pagājušajā gadā. Pastāstīšu, kāpēc. Man vajag paņemt grāmatu. Tātad es tulkoju grāmatu par Edi, Lācānu Edi, kurš mācījās lidot. Tā arī sauc Edis mācās lidot. Un
to Edis ir, Lācēns bija Ernests un Edis bija Strauss, kurš mācījās lidot. Un man bija jāsaprot, vai Ernests mācīs Edi vai mācīs Edim. Un es tur pētīju diezgan daudz. Un principā ir akuzatīvs. Jā, ko māca? Ernests māca Edi lidot. Bet atkal tā ikdiena, kā mēs lietojam, visbiežāk būs bērniem kam. Jā, tā arī kļūs visticamāk par paralēlu formu. Ir pārmaiņas debespūšu rakstībā. Skolā māca, ka jāraksta lielo, bet lietojums redzams, ka raksta ar mazo. Jā, saule lec austrumos vai austrumos. Paskatīsimies manā prezentācijā, šķiet par to arī bija. Tas bija jautājums, ko es arī izpētīju, un tad es paskatīšos, kur man ir austrumi. Vienīgais, kur mēs rakstām debespuses ar lielo, ir, ja tie ir nosaukumi. Piemēram, Ziemeļu ledus okeāns. Ziemeļu ir ar lielo, jo tas ir nosaukums. Austrumkrasts, rietumkrasts, ja mēs domājam konkrēti par ASV, arī raksta ar lielo. Bet austrumos saule lec ar mazo, ja kā debespusi. Ja vien mēs nedomājam tajā brīdī, konkrētas valstis, ko apzīmē ar austrumiem, piemēram. Galējie ziemeļi abus vārdus raksta ar lielo burtu, kas arī ļoti interesanti ir. Nevar būt tiešām. Es pati sev sāku apšaubīt. Tiešām tas tik jocīgi, galējie ziemeļi abi ar lielo. Un tur tas sajukums ir radies. Vispār, jā, galējie ziemeļi ir nevar saprast, ar lielo Krievijā, ja tie galējie ziemeļi. Lūk, tikai nosaukumos. Vispār arī zvaigznājos, tur ir pilnīgi citi tā rakstība lielajiem burtiem, un tāpēc ir vērts vienkārši skatīties, vienmēr ieskatīties to informāciju. Jā, tāpat kā vācu valodā akuzatīvs, jāielīst tieši tā. Un tas, kā notiek mācību grāmatās, par to jau ir atsevišķa saruna, tur redaktori par to runā Facebookā, ir tāda grupa redaktori vai kaut kā tā, tur arī vērts piesakot, tad viņi izrunā tāds aktuālos jautājumus. Bet katrā ziņā mans princips tāds, ka latviešu valodā raksta ar lielo burtu tikai tos vārdus, ko raksta ar lielo burtu. Ka mums nevajag improvizēt, tāpēc, ka vācu valodā tur daudz raksta lielo burtu, vai tāpēc, ka angļu valodā, kur visu raksta ar lieliem burtiem. Latviešu valodā visu raksta ar mazo, kamēr neraksta ar lielo. Tas ir mans princips, ja mēs varam to pamatot. Kāpēc? Bet atkal angļu valoda mums tā pārņem, tā kā parunāsim, vai ne, pēc 2 gadiem, kāda būs situācija. Varbūt vēl kāds jautājums. Ministrija oficiālās lapās, jā, korekti. Tā ir, bet rakstiet, ja jūs pamanāt, ja jūs runājat ar kādu, rakstiet. Protams, ka nav daudz laika. Man arī es bieži vien slinkoju, es kaut kur pamanu un nevienmēr uzrakstu, bet es domāju, mums visiem kādā veidā ir jāiesaistās. Bet to ņems vērā, un tas cits jautājums, vai ne? Bet sakiet, ja jūs, kur redzat kļūdas vai neveiklības, un ja to ir iespējams pateikt, protams, situācijas ir dažādas. Varbūt kāds atcerējās vēl kādu padomu, knifu, asociāciju, vārdu spēli, formulu, kur jūs meklējat kaut ko vai kādu noderīgu rīku. Ierakstiet, lūdzu, ja atceraties, kas tas bija, varbūt jau lejupielādējāt manis piedāvāto sarakstu. Iespējams, kādam no jauns jautājums ir par adokie iai. Tas ir japāņu, kādā valodā tas ir? Baiba adokie iai. Kurā valodā tas ir? Ar to mums būtu jāsāk. Un vai šis cilvēks ir tik zināms, ka mēs varētu viņu izrunu atrast kaut kur angļu mājaslapā, kaut ko Google meklēt vai kaut kur citur? Tas ir tas, ar ko es sāktu, jo tā uzreiz ir tikai ar minēšanu. Un, ja personvārdu atveidas vārnīcā nav, tad es meklētu tās attiecīgās valodas grāmatu par personvārdu atveidi un tad skatītos, kādi principi ir. Sportists, kas spēlē tukumā. Tad jau kaut kad varbūt viņš ir pieminēts kaut kur. Bet šeit būtu, es veiktu detektīvu darbu. Ja vien man būtu laiks, ja man nebūtu laika un būtu kā uz dūlo jāraksta, es taču meklētu tik un tā kaut kādu atrastu laiku.
Tas sanāk kāds varbūt Āfrikas vai ne kāds valodas uzvārds. Jā, šis ir interesants. Uzrakstiet, ko jūs atradīsiet. Iespējams, kādam no jums arī labāk darīt nekā klusi ciest. Šis ir brīnišķīgi par ciešanu un darāmu. Paldies, Gunta, šis ļoti labs, to es arī atcerēšos. Mākslīgais intelekts. Es šo to pieminēju jau ChatGPT, var komatus palīdzēt salikt. Varbūt saliec komats LV, tur varbūt es neuzticētos tik ļoti gariem teikumiem, bet vispār, vai mēs izmantojam, vai tā ir laba prakse, vai nav laba prakse, parunājam par to. Es jums izstāstīšu savu viedokli un kā es strādāju ar tekstiem, izmantojot ChatGPT un citus rīks, bet uzrakstieties mums, ko jūs izmantojat un kam. Ja kādiem mērķiem jūs izmantojat, piemēram, lielos valodu moduļus, kā ChatGPT vai Gemini. Jā, ītīniet ināties, un kas interesanti, zinām neietilps tajā kategorijā, vai ne, Ivona? Jo zinām jau nav izskaņa zināt, vai ne? Tur tā ir sakne, bet zināt, tas ir izņēmums, un tas ir arī, ko raksta garo. Paldies Dievam, jo tur varētu visādi. Hugo, jā, super, Adokijīs, ījais, droši vien, jā, tas tāds, kas nāk pirmais prātā. Virsrakstu radīšanai, kā darba plāniem, Hugo LV. Kam vēl izmantojat? Padalieties. Un tad paskatīsimies uz, es pastāstīšu savu pieredzi, paskatīsimies uz Hugo un tās sinfonetes. Man liekas, es kaut kur meklēju par tām sinfonetēm nesen. Es paskatīšos savā prezentācijā. Tur, man liekas, bija jāskatās vienkārši, kā paši sevi apzīmē. Jo Sinfoneta Rīga, viņiem šāds nosaukums, jo tas ir nosaukums. Nosaukumos bieži vien tur arī tā izvēle ir pašiem cilvēkiem. Jo, ja mēs sakām Daugavpils Sinfoneta kā sugasvārdu, kā kaut ko, tas ir citādi nekā, ja tas ir viņa nosaukums. Jā, tur arī ar lielo burtu. Jā, es arī rakstīju ar lielo burtu, bet tikpat labi varētu būt ar mazo burtu. Kā viņi paši sevi nosauktu. Tur es skatītos pēc tā. Tā, ko domāju par tekstu, virsrakstu saīsināšanai ļoti labi. Milzīgam informācijas dokumentu apjomam. Sonioks, transkribētājs, lai jau intervijas laikā arī latviešu valodā, ja? Prieks dzirdēt, ka latviešu valodā ir jau jauni labi rīki, kas dara garu tekstu optimizēšanai. Rolands Nāncis jau arī ir ar mazo burtu. Rakstīt ar mazo burtu. Ja būtu teikuma sākumā, es rakstītu reperis, hiphoperis Ansis, piemēram. Es ar teikumu sākumā ar mazo burtu es tomēr nerakstītu. Tas tāds mans, bet, protams, rakstām ar mazo burtu, jā, kā viņi sevi nosaukuši. Daudz radio. Jā, tieši tā radio Latvijā ir daudz. Jautājums, kurā brīdī mēs runājam, tā kā Latvijas radio kā nosaukumu, Latvijas radio kā jēdzienu. Tur ir visādi šie aspekti tieši šim konkrētajam mēdījām. Jā, tāds tradīcijas un vēsturiski. Ko es izmantoju no mākslīgā intelekta rīkiem? Pirmām kārtām es to izmantoju visam, ko jūs teicāt, liels informācijas optimizēšanai, virsrakstu radīšanai, vismaz variantiem, vai ne, saīsināšanai, vienkāršošanai, un kam tik vēl ne, sagatavotu darbu plānu, mācību plāniem, piemēram, ļoti palīdz strukturēt mācību plānu pa laikiem. Bet, protams, mākslīgais intelekts labi iet kopā ar pašu intelektu, ar dabisko intelektu, tādēļ vislabākie rezultāti ir tad. Bieži vien paprasu 5 virsrakstu variantus, apvienoju visus 5 kopā, izvelku to labāko no tiem, kā kuru reizi sanāk. Bet kā es izmantoju tekstu labošanai? Es sapratusi, ka man mākslīgais intelekts ir kļuvis par tādu manu tehnisko korektoru, jo es savos tekstos neredzu kļūdas, tāpat kā mēs visi, vai ne, un varu nepamanīt kādu drukas kļūdu vai kaut ko nepaman arī tildes pareizākais pārbaudītājs. Tas arī nav absolūts rīks. Tilde var nepamanīt, ja jūs tur uzrakstīsiet, nezinu, kāzu vietā kazas vai tur kaut ko citu.
Es kopēju tekstu mākslīgā intelekta rīkā ChatGPT, es izmantoju lielo valodu modeli ChatGPT un lūdzu sameklēt visas iespējamās kļūdas. Uzskaitu drukas, gramatikas, stila, komatu, tehniskas, loģikas. Tas, piemēram, precizēju, ko es domāju ar kļūdām. Un es saku, nelabo, lūdzu, Dievu dēļ nelabo, bet tikai uzskaiti man kļūdas. Kādēļ es nelūdzu labot? Jo tad var notikt tā, jūs jau zināt, ka teksts tiek pārtulkots atkal angļu valodā, un tad ar angļu valodu atpakaļ uz latviešu valodu, un tas nebūs tas, ko jūs uzrakstījāt pirmajā variantā. Un tie kļūdu saraksti ir ļoti labi. Ja, es tiešām esmu ļoti apmierināta, un es zinu, ka daudz lietas es nepamanītu pati, vai man paiet ilgāks laiks pamanīt. Varbūt es jums arī ar kādu piemēru padalīšos, vakar tieši ar to strādāju. Tātad čeku ir, protams, kā tas ChatGPT sadala tur tos savus pēc sistēmā, ka drukas kļūda un uzrakst, kurā punktā. Jā, piemēram, kur man nepareizi maksājuma rīkojuma ir izpildīts, jābūt rīkojums. Jā, vai, piemēram, bankas ir licencēta kredītiestāde, jābūt banka. Ja, un tas notiek ļoti ātri, ja, gramatikas kļūdas. Dažas kļūdas pa komatiem, protams, viņam nav taisnība. Ja, un tad vēl kaut kur daudz, ko es ignorēju. Liekas atstarps, to, ko nepamana tilde, ja, ka terminiem nav konsekvences, ja, loģikas punkts, kā arī kaut kāds uzskaita. Tā kā ļoti, man ļoti palīdz. Un tostarp arī tās loģikas kļūdas pamana to, ko es iespējams nepamanīju klienta tekstā. Tas ir tas, ko es izmantoju Hugo. Labs jautājums par Hugo. Nezinu, cik daudz no jums Hugo ir izmantojuši. Principā tas, ko es esmu mēģinājusi, ir salīdzinoši labs rezultāts, bet vienmēr šādiem rīkiem viss būs atkarīgs no tā, ko jūs iedodat. Ja? Tas slavenais teiciens trash in, trash out, vai ne? Atkritums iekšā, atkritums ārā. Bet tas nav vieglās valodas rīks, kā šeit ir rakstīts. Tas ir vienkāršās valodas rīks. Vieglās valodas rīka latviešu valodā vēl nav. Var atrast citās valodās, ir angļu un vācu valodā labi rīki. Tā iemesla dēļ, ka vieglajā valodā mēs nepārakstām vienkārši, mēs tulkojam. Kaut kas tiek izdzēsts, kaut kas tiek pievienots. Ja vieglā valoda nav vienkārši par teksta redaktūru. Tā kā es principā iesaku izmantot jebkuru rīku, kas jums vismaz kaut kā palīdz. Un te nav par kaut ko jākaunas, ka jūs kaut ko izmantojat, darāt. Visi rīki ir labi rīki, ja tie palīdz jums darīt darbu vēl kvalitatīvāk, efektīvāk, ātrāk. Uzsvars, ja palīdz to darīt, vai ne? Dažkārt arī nepalīdz, ja varbūt akli paļaujamies. Vienmēr pieskatām, pārbaudām, un mākslīgais intelekts raksta joprojām tulkot no angļu valodas. Tas ļoti ietekmē tekstu kvalitāti. Sākumburtī problemātiski šķiet ar vārdu valsts. Jā, visi tie valsts, es tiešām abrīnoju visus, kuriem ar to ikdienā jāsaskaras un jāpavada laiks šo visu meklējot. Paskatīsimies, kas man tajā prezentācijā bija par valsti, un ja jums ir kāds jautājums, tad uzrakstiet, un pēc tam paskatīsimies dažus piemērus. Tad tikai pirmais vārds aiz īpašvārda jāraksta lielo burtu, aiz vārdiem pasaules, valsts, republikas, tautas, starptautiskais, nacionālais, olimpiskais. Tātad aiz Latvijas, kas ir īpašvārds vai Ventspils, vai Jāzepa Vītola, tie visi ir īpašvārdi. Ja? Tad pirmais vārds, ja tur ir valsts, republika, tautas, starptautiskais, nacionālais, olimpiskais. Tāpēc, ka pirmais vārds ir īpašvārds. Kas vēl tur ir par valsti? Kas vēl bija par valsti? Vai bija kāds piemērs vēl valsti? Piemēram, valsts valodas centrs, tāpēc, ka tas ir pirmais vārds nosaukumā. Nevis tāpēc, ka valsts jāraksta lielo, ja, vai valsts meža dienas, valsts ieņēmuma dienas, ja viss pārējie ir ar mazo. Ir vēl kāds piemērs ar valsti? Jā, tad šeit mums nav valsts. Reku daudz pakāpju nosaukumos raksta katras struktūra vienības ievadītāja vārdu. Tad kā valsts būs ar lielo, tāpēc, ka tā ir struktūra vienība. Jā, mums ir valsts valodas centrs. Tā kā īpaši šitie daudz pakāpju nosaukumi, tas ir tāds labirints, kuram izburties cauri, var zīmēt arī tās schēmas, ko es parasti iesaku, tiešām sadalīt jēdzieniski, kas ir kas un kas uz ko attiecas, ja, kur sāks jaunais jēdziens.
Rīgas valsts ģimnāzija, tāpēc, ka Rīgas, jā. Latvijas valsts meži jā. Bet Latvijas valsts ceļus ceļus atkal sākušā apšaubīt sevi, pamēģināsim. Kā bija no Latvijas valsts mežiem? Tur bija, man liekas, dažāda rakstība dažādos avotos. Latvijas valsts ceļi. Kur man tas ir? Meži, varbūt kāds arī pie interneta var atrast. Man liekas, ka vieniem no viņiem bija ar mazo burtu. Tas oficiāli pieņemtais nosaukums. Paskatieties. Es tad neatceros, kurš tas bija, bet vienam no viņiem, kas tur arī man kaut kur vajadzēja. Jā, Latvijas ceļi ar lielo, bet meži. Varbūt tas ir izlabots, tas jau kādreiz tur bija tāds sajukums. Jā, Latvijas valsts meži ar mazo. Jā, atradāt droši vien arī. Lūk, kur tad tā sistēma, vai ne? Bet tas ir nosaukums. Tas nav tas kā nosaukums, tā kā zefīrs maigums. Ja? Tas ir tā kā maigums. Un ja jūs kaut ko nosaucat kaut kā, tad jūs varat rakstīt ar mazo vai lielo burtu. Tur tā atšķirība ir. Ja tas būtu, piemēram, Latvijas, tur es nezinu, valsts kaut kas. Tā kā ļoti absolūti nevar paļauties uz kaut kādu vienu principu, ja tiem garajiem. Nē, tas ir viņa nosaukums. Viņi ir CAAS, jā, tas ir akcijas sabiedrības nosaukums, tā kā zefīram maigums, piemēram, nosaukums maigums. Ja tas nav iestādes nosaukums, tur jau ir tā lieta, kad ir iestādes nosaukums, tad ir citādi. Vai es atbalstu Krieviju raksta ar mazo burtā, paužot redakcijas attieksmi? Absolūti. Es uzskatu vispār, ja mēs varam valodā kaut kā paust attieksmi, empātiju vai protestu, darām to, ja tas nevienu citu neaizvaino. Valoda ir mūsu rīks, līdzīgi kā mēs paudām atbalstu Ukrainai, vai ne, mainot tos vietvārdus, personu vārdus, līdzīgi kā varbūt kāds jau raksta, tagad es aizmirsu pēkšņi, kā mums jāsauc, kā gruzīgi grib, lai to sauc par sarkatvello, vai ne? Bet ieliekam iekavās to gruzīgi, lai saprot arī tie, kas nezin, kas ir sarkatvello. Tas ir veids, kā mēs protestējam, bez šaubām, Maskava ar manu mazo un tā tālāk. Forši. Paldies, ļoti daudzām lietām izbūrāmies cauri, jā, tad par tiem valsts mežiem arī tas ir, tiklīdz tas ir nosaukums kā maigums, KSIA akcijas sabiedrības nosaukums, tad tas ir citādi nekā tas ir valsts iestādes nosaukums, tad tur darbojas citi principi. Un tu cilvēku visu šo atcerēt. Kur var jau tagad sameklēt, pirms jūs sagaidāt manus materiālus? Ir tāda neliela grāmata par lielo burtu lietošanu. Un tur nāk bezmaksas PDF, nevis bezmaksas, bet brīvi pieejams PDFs arī klāt, tūlīt es jums to atradīšu. Lai jūs varat uzreiz paskatīties, tātad atradīšu pēc ausmas vēl prezentācijā, un tur bija materiāls. Kur tas ir? Tāpat esmu noslēpusi. Prezentācijā būs, tagad nebūs, prezentācijā noteikti būs. Ja vēl kāds jautājums, tad noteikti sakiet, paraudzīsimies uz dažiem piemēriem. Es gribēju paskatīties uz tiem gada nevārdu piemēriem. Ne pašiem vārdiem, bet tiem savārstījumiem. Man liekas, tur ir ko darīt. Vispār tiešām paldies par sarunu. Brīnišķīgi jautājumi. Es to labprāt turpinātu, bez šābām mēs varam to sarunu turpināt arī kādā citā kanālā, kādās citās mācībās. Jā, paskatīsimies to, ko tu tur atzina par tiem savārstījumiem. Izīrētājiem jāmaksā 10% arī no īrnieka saņemtajiem komunālajiem maksājumiem. Ko mēs varētu darīt, lai uzrakstītu skaidrāk, kādi varianti? Ierakstīt čatā, kā jūs rakstītu, lai nebūtu pārpratumi, jo šobrīd nav skaidrs, ja, kurš ko saņem, vai īrnieks ir saņēmis komunālos maksājumus, vai izīrētājs ir saņēmis komunālos maksājumus. Ja klasiski mūsu
mūsu tāds mešs, kurā mēs bieži vien iebraucam. Jā, Nacionālais parks pa Slīti ir arī labs jautājums. Es tad uz sitienu arī neatceros. Man šķiet, ka man bija tajos materiālos. Tā. Nu, kā es pārrakstītu šo piemēru? Dzīvokļa saimniekam, bet atkal nav skaidrs, kurš tad ir tas saimnieks. Iedomāts izīrētājs, tad tas neko nemainīs. Jo problēma jau ir tie no īrnieka saņemtajiem komunālajiem maksājumiem. Tur ir tā problēma. Nav skaidrs, ka īrnieks ir saņēmis vai jāmaksā viņam. Izīrētājiem valstī būs jāmaksā vairāk, jā. No īrnieka komunālajiem maksājumiem izīrētājiem jāmaksā 10%. Jā. No īrnieka komunālajiem maksājumiem izīrētājiem būs jāmaksā 10%. Nu, tas ir tas, ko grib pateikt tur. Ja? Laura, man liekas, tas brīnišķīgi tikāt pie tās esences, ko tad īsti grib tas virsraksts pateikt. Un tālāk mēs varam domāt, īsinām kaut ko vai vēl kaut ko. Izīrētājiem jāmaksā arī 10% no īres naudas, bet komunālajiem maksājumiem nav gluži tas pats, kas īres nauda. Jā, un tā kā atkal mēs ļoti svarīgi te tā precizitāte ir, lai tiešām ir nepārprotami par ko ir runa. Sanāk gari. Un es zinu, ka bieži vien mēs atstājam kaut kāds virsrakstu īsinām, un tad sanāk īsāk. Bet man liekas, tāpat sanāks tikpat gari arī to, ko Laura rakstīja. Ka mēs varam arī garāk. Garums nav panacēja, garums nav katastrofa, ka viss, kas ir gari, ir slikti. Bez šaubām mums jāievēro kaut tehniski ierobežojumi. Tāpat kā īsums nav panacēja. Ja mēs tikai fokusēsimies maksimāli īsi, arī var nesaprast. Kā tur bija tajā gada vārdā, bija tas katram pašam jākopja savu kapiru vai kaut kā tā. Izīrētājiem jāmaksā ne tikai nodoklis par īres ieņēmumiem, bet arī par īrnieku komunālajiem maksājumiem. Bet tad pazūd, Ivona, tas, ka tie ir 10%. Jo man liekas, ka viņš tur sākumā bišķi pazūd. Ir kā viss ir, es piekrītu, ka tur viss ir, bet vai nepazūd. Bet arī šis daudz labāk nekā, bez šaubām. Jā, ir 2 nodokļi, jā. Jā, nu labi, paskatāmies to nākamo. Šis, protams, es vienkārši brīnos, bet labi. Tiesa apstiprinājis prokurors noslēgto vienošanos ar apsūdzēto par sevišķi cietsirdīgu slepkavību, cilvēka sadedzināšanu. Ja nebūtu tik bēdīgi, vai ne, tad varētu pasmieties šajā situācijā, protams. Ko mēs varam darīt? Jūsu varianti. Ar apsūdzēto, tiesa progresu ar apsūdzēto, kas, jā, un tas ir tas, kas mums ir noticis. Paldies par to, ka jūs to pieminat. Kaut kur mums ir pazuduši palīgteikumi. Nezinu, vai jūs to jūtat, bet virsrakstos īpaši pazūd palīgteikumi, bet ne tikai virsrakstos. Tas, ka mēs tik daudz tās šanas un ošus lietojam, mēs bieži vien atsakāmies no palīgteikumiem. Visi, piemēram, tur palīdzošs notikums, ja? vai kaut kāds ir vēl tur interesējošs jautājums, un visi oši, tur patiesībā mums trūks palīgteikuma. Jā, varbūt dažkārt palīgteikumi ir slikti, bet nav. Gari palīgteikumi, 2 gari pēc kārtas, jā, bet palīgteikums pats par sevi nav nekas slikts. Jā, šeit Twitterī, protams, varētu plašāk uzrakstīt. Diemžēl mēs bieži vien arī steidzamies un uzrakstām, kā uzrakstām. Kas ko es te vēl atradu, tur bija vēl, vai reizēm prātot, cik varētu nopelnīt ar lieko bērnu apģērbu. Vārdu kārtība. Ja? Šis ir smieklīgi, bet tas princips nav tikai šādos gadījumos. Bieži vien mēs to nemaz nepamanām, ka vārdu kārtība ir nepareiza. Mēs tur rakstām, piemēram, kā tur bija nelabvēlīgu bērnu sniegums, ja, nelabvēlīgu bērnu sniegumu, kas nav par nelabvēlīgiem bērniem, protams. Vienmēr pieskatiet, lai jums vārdu kārtības atslēga ir, ka
vārdiem, kas ir kopā, kas ir jēdzieniski kopā, arī jābūt uzrakstītiem kopā. Lai nav pārpratumu, kurš ir lieks, kurš ir nelabvēlīgs, vai kas ir pa 3. Ja? Tur, piemēram, arī bija pirmā kredīta daļa. Nu, sanāk pirmais kredīts vai kredīta pirmā daļa. Ja? Un tad parādās, ja tas ir pirmais kredīts, tad kaut kur ir otrais kredīts, tad uzreiz cita loģika tur tekstā. Ļoti pieskatiet vārdu kārtību, tātad vienmēr atcerieties blakus tos, kas ir kopā. Nu šeit, man liekas, varētu reizēm prādot, cik varētu nopelnīt ar bērnu lieko apģērbu. Varētu varbūt arī bez palīgteikumu, bet var ar palīgteikumu. Bērniem lieko apģērbu. Jā, varbūt varētu arī tā. Katrā ziņā ir varianti. Varētu nopelnīt. Paldies par to varētu, jo tas arī, man ir tādi vairāki tādi tukšie vārdi, kā es to saucu, kurus es meklēju tekstā vienmēr. Tad viens no tiem ir varētu. Tad ir nodrošināt, sniegt, palīdzēt, veikt. Bija vēl. Tad neatceros. Bija vēl. Jums būs slaidos. Kuri signalizē par to, ka tur varētu uzrakstīt īsāk. Vai reizēm prātot, cik nopelnītu, nevis varētu nopelnīt. Ja? Vienmēr pieskatiet, vai jūs to varētu tur vispār vajag. Vispār varēt mēģināt censties tās varbūtības, no tām arī pēc iespējas izvairīties. Atcerieties, man bija tāds piemērs pagājušajā, mēs centīsimies jums nodrošināt dāvanas. Tad būs dāvanas vai nebūs dāvanas, ja? Tad izdomājiet paši savā galā un tad sakiet. Tāpat ar to varēšanu. Censties, mēģināt, varēt, vienmēr pieskatiet, vai tā kā, ja jums ir varbūtība, bez šaubām, ja? Bet ja varbūtības nav, ja diezgan precīzi viss ir, tad nevajag. Un šis arī bija Rīgas meži, aicina izstaigāt Krāšņās galvaspilsētas puķu dobes, veltījumu skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Jā, Tur, protams, ir kāds īpaši pacenties. Jā, vai tu varētu, vai tu nevarētu. Būs situācijas, kur mēs tā darīsim, vai ne? Mēs tā kā, vai tu lūdzu varētu, atkarīgs ar ko mēs runājam, vai ne, Līga. Bet, lielākā daļa gadījumā mēs varētu vienkārši palūgt, vai tu lūdzu izdari to un to. Tā, ko es tev biju pielikusi? Un te citāds Delfi turpina stāstīt par to gada vārdu. Paskatieties, kur vaina ir šajā teikumā. Kas jums ķeras? Jā, pieteikumi ienāca bez šaubām, jā. It kā darāmā kārta, jā. Bet var pateikt pirmos pieteikumus tur saņēmām vai saņēma. Pērnais un iepriekšējais gads. Mulsinoši piekrītu. Palīgteikums aiz atsaucības, tieši tā, jo runa jau ir, ka pieauga nevis, nevis atsaucība piedalās aptaujā, ja, bet cilvēki piedalās aptaujā. Tātad iesūtītāju, kas piedalās aptaujā, varētu vienkārši teikt aptaujas dalībnieku atsaucība. Tas būtu visvieglākais. Ja tā kā palielinās aptaujas dalībnieku atsaucība. Man mulsina tas piedaloties, kas piedaloties aptaujā. Tad viņi tā kā piedaloties vai nepiedaloties. Tad, man liekas, viņi piedalās. Ja viņi tā kā ir aizpildījuši anketu, tad viņi piedalās. Šeit atkal tā varbūtība ir, ja, tā stāstījuma izteiksme. Šis ir daži piemēri. Šis man ļoti arī patika, kā Hosams Abu Meri kritizē daļu slimnīcas. Un viņš kritizē kaut kādas vienas slimnīcas konkrētu daļu, vai slimnīcu daļu, vai vairāk slimnīcu, jā, tā kā te viss kaut ko, vai būt ķieģeļus tajā slimnīcā, tad tā kā viss kaut kā var, vai ne, saprast, ko tik viņš tur nekritizē. Tā arī līdzīgs piemērs par to veicina ekspertu pieaugumu, kas, prot, risināt sarežģītas problēmas. Sanāk, ka pieaugums, prot, risināt sarežģītas problēmas. Bet, protams, tā nav. Jā, atsāstīja izteikts, tur bija nepiemērot, absolūti, tā kā pieskatiet arī to, reku, te man šitie no šodienas vienkārši ātrumā paņēma, ja gaida valaiņa piedāvājumu siltuma rēķiniem. Ko?
Jā. Te nogāž dolāru, izteikumi nogāž dolāru. Demonizētais IVN un strīds par vispār aizliegt, kas iestrēga, aizliegums iestrēga, kas ir IVN, demonizētais. Nu, tur tā kā ir klišeja, demonizētais, nesaprotamība, tas saīsinājums, kaut kas iestrēga. Nu, protams, virsraksti ir atsevišķs žanrs, vai ne? Bet tos tāpat ir labi skatīties, jo tas viss, kas ir virsrakstos un šķiet pārspīlēt un attaisnojums ar laika trūkumu, ar vietas trūkumu, ir arī tekstā, kur šo attaisnojumu nav. Mēs tāpat rakstām arī tekstos. Jā, un tad sanāk, kas ir tas tablešu veidā? Medikaments ir tablešu veidā, vai ne? Nevis ārstēšana tablešu veidā. Atkal svarīgākais vienmēr saprast, kas es pasaistīju domu ar virsrakstu. Nu jā, nu tad, līdz ar to, ja mēs saprotam, ka medikamenti ir tablešu veidā, nevis ārstēšana tablešu veidā, tad mums ir vieglāk uzrakstīt, vai ne? Varbūt tur kas ārstē. Jā, kaut kā citādi to padomāt, jā, attīsta medikamentus. Es nezinu, kuras tos tablešu veidā. Es varbūt vispār virsrakstā neliktu tablešu veidā. Tas ir arī jautājums, par ko virsrakstā likt. Varbūt nemaz nevajag to likt, kas iedaras tekstā, ja, kur par daudz informācijas ir. Jā, un tieši tā Līga arī raksta, ja Valmiem no Šalas ir veiksmes stāsts, un mums ir atbildība to turpināt. Atbildība, tas arī kaut kā jocīgi, mums ir atbildība, man liekas arī tāds anglisks. Un pat, ja mēs rakstītu tā atbildību, tad trūkst komata, un mums ir atbildība to turpināt, jo tie ir divi dažādi gramatiskie centri. Labvakar! Jā, virsraksta balss. Nu, reku, šis man ļoti patika šodien. Vai tavs acis ir noguruši no ekrāniem, izpild testu un laimē? Nu, tas tāds noslēgumā, man liekas, bija cheesecakes man jums. Šis bija par Amazon arī brīnišķīgs, palasiet teksts, tekstā ir ko atrast, un reku noslēgumā jums Avenue cheesecake. Šim vakaram es ceru, ka jūs arī varēsiet sev paltināt šodien ar ko gardu teksta ziņā vai kā citādi. Jā, Jogi, tas piekrīst, tablets ir galvenais. Nu, uzsveram to tabletes. Jā, tad varbūt nevis medikamentus, bet tabletes. Varbūt tā mēs tad varētu darīt un tad precizēt tekstā vairāk. Vienmēr saprast, kurš ir galvenais, ko es uzsvēršu, kas ir saistīts savā starpā. Paldies jums par šo vakaru. Es nesolu to prezentāciju rīt, varbūt parīt būs, jo man tur jāslēg, vēl viss kaut kas arī atbilstoši tam, ko mēs šovakar runājām. Bet jums ir dažas lietas, ko apskatīties. Ja paskatieties manā Instagramā, paskatieties Pieturzīmes LV, noderīgos materiālus, valodas konsultācijas un visu citu. Un tad es ceru tiekamies kādā citā kanālā un sarakstē. Jā, no Mēdīju studiju centra arī liels paldies lektorei par vērtīgo lekciju nodarbību. Paldies klausītājiem! Un aicinām arī pieteikties nākošajai nodarbībai 18. februārī ar Martu Ceravu no Latvijas sabiedriskā mēdīja par digitālā satura veidošanu un auditorijas meklējumiem, kā arī lūdzu aizpildiet novērtējumu veidlapu, ko saņemsiet e-pastā. Paldies vēlreiz un visu labu! Paldies jums! Atā!